atzīmes, jo pirmo viņa drosmīgā atzīmes. Man ir ļoti liels prieks, ka mēs atrodamies Latvijas okupācijas muzeja ekspozīcijas ievada tēmā Savā zemē, sava valsts, Latvijas neatkarības 1918–1940. Mēs šajā ievada tēmā daudz nerunājam. Mēs rādām galvenās lietas – satversme, mūsu simboli, mūsu cilvēki. Un mēs šajā ievada tēmā sevi redzam šajos spoguļos. Un tāda bija tā koncepcija nestāstīt garus tekstus, ko var uzrakstīt mūsu cienījamie vēsturnieki, bet dot šo te iespaidu simboliski. Un, protams, tad, kad mūsu vīdi stāsta apmeklētājiem, mēs arī stāstam dažādus aspektus, tieši par kuriem šodien būs diskusija. Diskusija par to slieksni, kur 1939. gads, 1940. gads. Un simboliski mēs esam šajā vietā pirms šīs sliekšņa. Un, manuprāt, mums ir ļoti cienījami diskusijas dalībnieki, lai pārunātu notikumus šajā laika slieksnī. Es vēlreiz pateicos rosinātājiem, un man ir liels prieks, kā pietrūkst krēslu. Tas rāda par to, ka tiešām diskusija būs interesanta saprast. Vai jums klausākais? Lūdzu, Ingas. Jā, Aldis. Jā, labdien, kolēģi. Esmu Aldis Austers. Daudziem no jums kolēģis, bet tie, kur man nepazīst, tad esmu ārlietu ministrijā strādājis aptuveni 10 gadus, pēc tam Latvijas bankā. Šobrīd esmu pasniedzējis vienā otrā augstskolā, nodarbojos ar zemkopību un arī sabiedrisko darbību. Es būšu šī vakara moderators, un tad ļaujiet man stādīt priekšā arī mūsu panelistus. Mums esmu Rivaru, tad politiķis, tagad Eiropas parlamenta deputāts, mums pazīstams filozofs, politologs, pasniedzējs Gīns Apals, mūsu kolēģis, tad studējis vēsturi, ilgstoši strādājis ārlietu dienestā, bijis vēstnieks vairākās valstīs, un Annis Jēkabsons arī mūsu kolēģis. Šobrīd gan saprot nodarbojas lobbyistu darbu, es studēju starptautiskās attiecības, un es biju arī padomnieks valsts prezidentam un aizsardzības ministram. Tātad tas būs mūsu... Students arī vēl. Kādus? Students vēl arī. Vēl joprojām, tas ar Latvijā. Forši. Jā, šī kārt tēma Latvijas okupācija. Pēdējā gada pirms okupācijas, kas notika, ko mēs no tā varam mācīties šodien, un arī, kas tad, ko varēja novērst, ko nevarēja novērst. Tad ir iznākusi šī grāmata, ko rakstījis pazīstamais vēsturnieks profesors Ēvars Stranga. Tas ir monumentāls darbs, tad 800 lapas pusēs ir apkopots materiāls, ko vēsturnieki ir Latvijā izpētījuši un sarakstījuši par Latvijas okupāciju pēdējo 30 gadu laikā. Taču, kā jebkurai grāmatai ir limits, un autoram nāks izdarīt izvēles, ko likt iekšā grāmatā, ko nelikt. Tad pirmais jautājums man panelistiem būtu jūsu skatījumā. Es šo grāmatu esmu iepazinušies, tad kas ir, par ko ir šī grāmata, un arī zinām, par ko šī grāmata nav. Ivar. Pirmkārt, labvakar, man ir patiešām liels pagodinājums būt Latvijas diplomātu asociācijas pasākumā, un paldies par uzaicinājumu. Ja mēs domājam par profesoru Strangas grāmatu, tad, manuprāt, tas ir fundamentāls darbs, kurš, es domāju, ka ieies tādā Latvijas vēstures zinātnes hrestomātiskā sarakstā. Ja jūs man vaicājat par to, kas ir tas galvenais akcents, mēs zinām šo, kā saka, absolūti traģisko un Latvijas likteni ietekmējušo Latvijas vēstures notikumu, vai ne, 40. gada okupāciju.
Mēs to pieminam, mēs to atceramies kā Latvijas traģisku epizodi. Tas, ko dara šī grāmata, viņa iedod ārkārtīgi filigrānu kontekstu tam, kā tas ir noticis. Un tur patiešām var abrīnot, pie kādiem avotiem tikai profesors Stranga nav strādājis, lai to kontekstu iedod. Tur, protams, ir visi politikas un politiskās policijas dokumenti, bet viņš vienlaikus ir strādājis, piemēram, ar to, kādā veidā Ulmaņa valdība pēdējos gados ir strādājusi ar sabiedrību, kas ir tie viņa nerealizētie priekšstati par politiskām reformām. Un tādā ziņā cilvēkiem, kas grib to saprast un strādāt pie tā, lai kaut kas tam līdzīgs neatkārtotos, es domāju, ka šī grāmata ir absolūti obligātā literatūra. Paldies! Es domāju, ka vispār tas ir labs iegans, lai mēs sāktu runāt par šīm lietām, jo šī grāmata īstenībā noslēdz ciklu. Ar šo Aivara Strangas darbu patiesībā mēs esam izsmēluši to koncepciju, kur radīja Andersons un citi trīnas vēsturnieki. Un šī žanra ietvaros mēs tiešām vairs tālāk aiziet nevaram. Mēs varam paplašināt to jautājumu vēl daudz kur citur. Ja? Bet, ja būtu jārunā par šo, es pieminētu uzreiz vēl 3 grāmatas, kas nāk prātā, mēs pieņem nonāksim drusku vēlāk. Ja? Starp citu, dīvainā kārtā viena ir, teiksim, tātad Armanda Pučas grāmata. Ar drusku maldinošu nosaukumu, kā Munters nodevējs. Tāpēc, ka tajā grāmatā pirmā lieta viņš iesaistīs anonīmus profesionālus vēsturniekus, starp citu, ja? Bet otrā lieta, neraugoties uz virsrakstu, ja? Viņš jau beigās kā žurnālists uzliek atbildību visai Latvijas elitei un paņem to Munteru tikai kā, teiksim, vienu paraugu. Ja? Tas tēma ir daudz plašāka. Tā grāmata būtu jāliek blakus šai te, otra lieta, un tad jāstāsta grāmatas, kuras rakstīšu mūsu kaimiņu valstīs. Ja? Magnus Ilmjera 20 gadus vecais darbs, manuprāt, joprojām ir plašāks un dziļāks, analītiskāks nekā Aivara Strangas darbs. Tieši žanra pēc. Jo, ja mēs turamies pie tās idejas, ka Latvijas vēsture, mēs skatāmies šīs nelielās valsts un sabiedrības ietvaros, tad, atvainojot par šaurā lokā izteikt domu, ziniet, tā ir novada pētniecība. Vēsture sākās tur, kur salīdzinājumi, tur, kur reģiona analīze par norisēm visā reģionā, visā Eiropā vai arī visā pasaulē. Ja šī salīdzinājuma nav, tā ir novada pētniecība, lai cik laba viņa nebūtu. Ja? Un arī no šāda viedokļa gribētu pateikt, ka, protams, uzreiz tikai 2 lietas, lai nebūtu par garu. Kas šajā grāmatā ir lielisks, ir šī Latvijas iekšpolitikas analīze. Ja? Tas, ka viņš tiešām analizē, viņš noņem to priekšstatu, kurā cilvēki vienmēr dzīvojuši, ka Latvijā viss bija lieliski. Latvijā visi cilvēki dzīvoja harmonijā, mierā, pretrunu nebija. Lūk, šo jautājumu viņš lieliski izanalizē, viņš parāda principā, cik haotiski bija tobrīd valsts pārvalde, ja? Un tā nav tikai autoritārā režīma vaina, ja? Tā arī vēl dziļākas saknes, es ceru, mēs varam parunāt ar Ijābu kungu arī aiziet pat līdz 19. gadsimtam, meklējot cēlumus, kāpēc bija tādi ierobežojumi, mentāli ierobežojumi Latvijas ārpolitikas veidošanai. Ja? Tur ļoti dziļas saknes. Ja? Un tāda otra lieta, ko viņš arī ļoti labi parāda, kas nav bijis tik daudz Latvijas vēstures literatūrā, ir jautājums par to, ka tomēr ir jāstāsta uz lietām dinamiski. Kādā nozīmē dinamiski? Tādā, ka viņš parāda skaidru un gaišu, tie mūsu priekšstati par to, ka 40. gada vasaras norises bija jau iepriekš nolemts un izlemts. Tas tā nemaz nav. Stranga vienkārši ļoti skaidri un gaiši pasaka, jā, galīgie lēmumi par Baltijas valstu okupāciju tika pieņemti tikai maija beigās, jūnija sākumā, 40. gada. Pirms tam visas pārējās opcijas vēl bija atvērtas. Ja? Un nevajag tiešām domāt, ka kaut kas būtu iepriekš izlemts. Ja? Tā ir viena svarīgā lieta. Ja? Un otra lieta, ka tas tiešais stimuls, kāpēc tika pieņemt un īstenot tieši šādu lēmumu tobrīd Maskavā, bija tas, kā Vācijas militārie panākumi, negaidīti Vācijas militārie panākumi, kas arī, padomju vadībai lika izbīties, ka Vācija varētu atkāpties no tām norunām, kuras tika slēgts 39. gada beigās. Un tāpēc, lai Vācija nevarētu atkāpties, ja, tāpēc vajag fiks okupēt un sovietizēt Baltijas valstis. Ja. Tie ir āršot 2 galvenie stiprie punkti šajā grāmatā, par pārējiem mēs panāsim tālāk. Paldies, Gint. Andi, kāds to skatījums? Vakar prieks būt šeit pie visiem un paldies, kad uzlaicinājāt. Es tiešām varu atļauties būt nedaudz neobjektīvs, jo Aivars Stranga un bakalaura gan maģistra darba vadītājs savā laikā, vairāk kā 20 gadus atpakaļ. Lasīja man ārpolitisku kursu ar diplomātijas vēsturi.
lasīju manu ārpolitikas kursu, arī diplomātijas vēsturi, un tas viņa nospriedums man, diemžēl, ir kaut kā palicis kaut kur. Man ir lielākoties visi viņa rakstītie darbi, sākot ar neatkarības mīkrēslu, ko viņi ar Gori. Grava grūti. Bet tās tāpēc kā ebreju diktatūras un Ulmaņa režīmu viņš ir pētījis diezgan dziļi un, protams, arī Latvijas-Krievijas fundamentālais par mieru līgumu un nedarbs. Es teiktu tā, ka plus šajā darbā es neesmu ilasījis no vāka līdz vākam, jo 815 lapus ir diezgan tāds apjomīgs tāds darbs. Es teiktu, ka ir mums tāds viens ļoti briljants arī teoloģijas profesors, un viņam daudziem zināms Haralds Biezais, viņam bija tāds fundamentāls darbs, kā saka, tā kā tas ir. Manuprāt, Aivars Stranga māk pateikt to, cik šausmīgi patiesi ir tā vēsture un cik skaudri viņš nepiespēlē tam. Tā ir tā darba galvenā vērtība, manuprāt, kā daudziem citiem viņa darbiem. Otra lieta, kas varbūt ir tāds kas varētu viņu kritizēt, viņi vienmēr ideāls bija tiekties uz tādu augsta līmeņa. H.G.P. Taylors bija tāds savu laiku britu vēsturnieks, uz kā viņš tā kā mēģināja tiekties. Restīvi, skaistu darbu izveidot, ietverot tajā gan zinātnisko aparātu, gan arī tādu labu valodu un uztaisīt viņu par bestselleru. Manuprāt, tā ēnas puse ir tāda, ka standarta pilsonis, paņemot grāmatnīcā, viņi nemācīs lasīt. Man liekas, ka tas būs tā ir tā ēnas puse. Ja tas būtu bišķiņ populārāks darbs, tas varētu, bet tie, kas grib meklēt patiesību un saprast, kāda viņi ir, tad noteikti to darbu var palasīt. Jā, patiesībā jautājot tēma. Viens pētījums tēmā neko parasti daudz neizsaka. Ir vajadzīgi daudz pētījumu, bet tad uzstīt, ka tēma ir aparbēta. Patiesībā mēs esam vēl, varētu teikt, kaut kur vidusceļā, jo, protams, šī grāmata satur ļoti daudz faktorisku materiālu, arī vienot viedokļi, bet tāds skatpunkts no dažādām perspektīvām līdz nav izveidots, un tur vēl dažas priekšā jaunākais paudzes vēsturniekiem. Bet tagad varbūt ejot tātad konkrētajos aspektos, protams, ka Latvijas bojājai 40. gadā galvenokārt izsaistīta ar ārpolitiskiem apstākļiem, ar ģeopolitisko situāciju. Un kas ir zīmīgi, ka no šīs grāmatas izriet, ka vēl 39. gada vasarā Latvijas politiskā vadība ir pārliecināta, ka Latvija ir relatīvā drošībā. Tas saistīts ar to, ka ar Latviju noslēgta neuzbrukšanas līgumi gan Padomju Savienībai, gan Vācijai. Arī Vācija noslēgusi neuzbrukšanas līgumu ar Padomju Savienību, un kas man šķiet šeit var noiet greizi. Otra lieta, Latvija tajā laikā, 38. gadā, paziņo, ka viņa sekos absolūtās neutralitātes kursam. Tas nozīmē to, ka viņa atskās no Tautas Savienības hartas 16. panta, kas nosaka to, ka valstīm jāiet palīgā vienai otrai dalībvalstīm Savienības, ja notiek uzbrukums vienam no šīm valstīm. Tas, protams, uzliek pienākumu iesaistīties konfliktā, Latvija atskās no šī 16. panta, kas bijis patiesībā viens no pamatu stūrakmeņiem, kas garantē mazo valstu drošību pēc Pirmā pasaules kara. Tas notiek apzināti, to dara arī citas valstis, Latvija nav pirmā. Taču, ja mēs skatāmies no šodienas perspektīvas, tā tomēr izstāst kā fundamentāla kļūda, jo Latvija noārda to garantiju, kas reāli tajā laikā pastāv. Jūs skatījums, kāpēc tas notika, vai tomēr tā nebija kļūda? Par to neutralitātes kursu? Jā, neutralitātes kursu, jā. Un tā sajūta, ka viss ir kārtībā. Tautas Savienība gan laikam tajā mirklī, kad tas notika, pati jau bija uz ļoti švakām kājām, ja mani atmiņa neviļ, un līdz ar to tas, vai Tautas Savienība tajā mirklī kaut ko būtu mainījusi, un tiešām tas 16. pants tiktu iedarbināts, ja kādā veidā es par to atļautos šaubīties. Bet skaidrs, ka tur, man liekas, ļoti interesants jautājums man kā politologam ir drīzāk tas par to, kādā veidā tika pieņemti lēmumi, un, protams, tas mūžīgais jautājums, cik lielā mērā tas Ulmaņa autoritārisms no 34. gada līdz 40. gadam ietekmēja šajā laikā pieņemtos lēmumus. Es teiktu, ka profesors Strangas tā pozīcija jau iepriekšējos darbos ir bijusi tā, ka
Protams, tas noveda pie ļoti daudzām kļūdām tieši okupācijas kontekstā, bet, lai kāds arī tajā mirklī nebūtu pieņemts, lai kāda arī nebūtu tā Latvijas iekārta tajā mirklī, tie lēmumi par Latvijas okupāciju netika pieņemti Latvijā. Tie tika pieņemti, protams, Maskavā, sadarbībā ar Berlīnu. Un līdz ar to es, godīgi sakot, nedomāju, ka tā Tautas Savienība tajā mirklī kaut ko būtu daudz mainījusi, bet es nejūtos tāds eksperts, un tieši tāpēc es uzticos tam, ko raksta autoritāte. Jā, es gan domāju, tiešām tur ir jāstāsta drusciņi dziļāk. Ja? Ne jau tā Tautas Savienība un neutralitāte bija vienīgās opcijas. Tās bija vienīgās opcijas tāpēc, ka Latvijai pašai bija mentāli ierobežojumi, kas neļāva attīstīt efektīvu un tārdzīgāku ārpolitiku. Līdzīgi kaut kādā mērā kā Lietuvā un Igaunijā, laikam tur bija drusku labāks. Labāks stāvoklis tur bija, mēs varam detalizēt. Arī Strāngs un daļēji norāda. Ja? Bet vienkārši, redziet, Lietuva ir kur? Ja? Pilnīgā ignorants par ģeopolitiku. Cilvēki vispār nestāsta skarti. Kāda ir šīs elites izglītība un arī diplomāta izglītība? Tobrīd, atvainojot, Kārlim Zariņam augstskolas diplomu nemaz nav. Ja? Un atvainojot cilvēku, kurš var iedomāties, zinot, kā izgāja Beļģija ar viņas neutralitāti Pirmajā pasaules karā, ja, kurš var iedomāties, ka Baltijas jūras austrumu krastā vispār ir neutralitāte ir opcija vispār. Ja. Pirmā lieta. Un arī pārējā ģeopolitika vienkārši tāda. Jā, vēl Krišjāns Valdemārs rakstīja. Ja. Latviešu nākotnes starp vāciešiem un krieviem. Ja. Ir šie divi faktori. Ja. Un tad jums galvā jādraudzējas ar vienu. Ja. Jūs nevarat iedomāties, ka jūs paliksiet ar šiem diviem zirnakmeņiem, kā kaut kāds neitrāls veidojums, atrodoties Baltijas jūras austrumu krastā ar tādu vēsturi, kāda Latvija ir bijusi. Ja? Tā ka pirmais, manuprāt, protams, tur vienkārši ir tādi lūk šie mentālie ierobežojumi. Ideja par vēstures beigām, tā nav Fukuyamas ideja, ja, praktiski. Jau toreiz, kad izveidoja Latvijas valsts, tie cilvēki dzīvoja pie tāda naiva priekšstata par vēstures beigām. Ja? 700 verdzības gadi ir beigušies, ja? Tagad mums ir tik daudz jaunas foršas valsts, un tā paliks mūžīgi, jo tā ir laba un taisnīga. Un, diemžēl nepaliks mūžīgi. Ja? Tā ir nemācās vēsture. Ja? Nepaliks tā mūžīgi, un jāgatavojas arī sliktai nākotnē, ko Latvija nekad nedarīja. Ja? Es šo īso komentāru beigšu ar vēl vienu norādu, kas jāņem vērā mums tālākajā sarunā. Atsauc uz igauņu autoriem vēlreiz. Ne tikai uz Magnus Ilņērvu un arī Andres Kāskām, Kanādas un Igaunijas vēsturnieki, ja, ar to vienkāršo lietu atziņu, kas Igaunija ir zinām un pateikt daudz reizes, un pie mums neskan joprojām. Ja. Pirmkārt tās, ka Baltijas valsts okupācija bija process, nevis vienas dienas noris. Aptuveni gandrīz gadu ilgs process, pirmā lieta. Ja. Otrā lieta, viņa nebija neizbēgama. Ja būtu rīkojušies citādāk, aktīvāk un proaktīvāk, mēģinājuši manevrēt jau savlaicīgi, ja? Jau daudz pirms 39. gada, ja būtu šo pašu ģeopolitiku turējuši prātā. Ja? Bet tā, diemžēl, nebija. Ja? Un lūk, un tā trešā lieta arī, kas igauņu autoriem ir svarīga, ja, kas nav Strāngas darbā, bet kas būtu baigi vajadzīgi. Ja? Tieši tā, tas tā nav, ka 17. jūnijā nolaidās priekškars. Tas būtībā tas, ko raksta Ilnērs, sekojuši, ka pašas sliktākās lietas notika laikā starp 17. jūniju un 5. augustu. Ja? Un, protams, ja Latvijas arī politiskā elite šajā starplaikā būtu rīkojusies citādāk, tad no paša jaunākā varbūt varēja izvairīties, jo okupācija nenozīmē bojā eju. Okupācija varbūt ir īslaicīgs stāvoklis. Ja? Tas nozīmē to, ka, bet lūk, aneksija, tas daudz ļaunāk. Un lūk, šī te, teiksim, Latvijas politiskās elites un arī Igaunijā līdzīgā veidā arī kaut kur Lietuvā šī, teiksim, bezdarbība, ja, un principā, teiksim, kolektīvā sadarbība ar okupantiem, ja, noved pie aneksijas, un tās bija daudz sliktāk. Lūk, tas, ka šeit Strānga būtībā apcēta analīze ar jūniju un neiet līdz augustam, manuprāt, ir šis grāmatas vājākais punkts. Paldies. Andi, tās vērtējums. Runājot par to, par neutralitāti, bet arī varbūt vēl pakāpjoties pāris soļus atpakaļ, var atvērt šo grāmatu jebkurā vietā, jebkurā lapusē un redzēt, ka no viņas būs ārā saprotams viena lieta, ko tā laika lēmumu pieņēmēji, augstākie lēmumu pieņēmēji neņem vērā, un arī šodien, ko neņem vērā, tā ir izpratne, ko nozīmē vārds reāla politika. Kas ir reāla politika? Reāla politikai, aiz reāla politikas stāv intereses, un tur nav ne vērtības, nav ne kaut kādas tur emocijas vai kas. Ir skaudrs intereses, un tas bija viena no lietām, ko
tā laika gan diplomāti, gan lēmumu pieņēmēji ministri un arī prezidents nesaprata līdz galam. Tur var skatīties, kāpēc tas tā bija, acīm redzot, tur vairāk faktori, gan izglītība vai tā laika. Par citu diezgan labi arī par diplomātiem ir aprakstījis, man liekas, labākais Latvijas pētnieks, tas ir Edgars Andersons, ārpolitikas Seima otrajā, kur viņš arī apraksta, kādi bija tie mūsu diplomāti, kritizējot viņus, ka viņi nonāca tajos salonos ar porcigāriem, visām tām lietām, ka tā ir tāda vispār uzbūrta pasaule, kas īstenībā ir darba vide, kā tās lietas tiek kārtotas, un ne tie, kas ir politikā, zin, kas ir pīpēta tavu saimā, šeit kungs droši vien zina. Un tās lietas tiek kārtotas tādā veidā, bet tie, kas to nesaprot, tad viņi nolasa to nepareizi un informē lēmumu pieņēmējs nepareizi. Tas ir viens faktors. Un otrs faktors, protams, ir arī Ulmaņa kults un šī struktūra, kas bija pēc 15. māja, kad tur vadonis tomēr pieņēma lēmumus un vadonis pieņēma lēmumus un diezgan skaudri, to jau arī Strāna pasaka, kad daži diplomāti varbūt noklusēja savos ziņojumos svarīgas lietas, baidoties no tā, ka vadonim varētu nepatikt, vai lieka viņu uztraukt, vai kaut kādā veidā par savu vietu baidījās, tāds subjektīvisms. Katrā ziņā tas, bet otra lieta, kas ir, kad par neutralitāti runājot, tas viss šis jau stratēģiski, kā pateikt, reāli politiskiem līdzekļiem jautājums bija izlēmts un kauliņi bija mesti. Tur Viļņas jautājums bija, kā mēs atceramies, kas izslēdz Baltijas sadarbības iespēju tālāk, un tad beigās šī antena starp Latviju un Igauniju, kas jau bija tāds pseido veidojums, un vispār neutralitāte kā tāda, arī neutralitāte ir cena. Lai tu būtu neutrāls, tev kaut kas jāpiedāvā, ja mēs apstāmies Šveices modeli, tad mēs redzam, ka tur ir banka sistēma, kas principā nodrošina to neutralitāti. Tā ir tā cena, ja? Ko Latvija vai Baltijas valsts varēja piedāvāt, lai būtu neutrāls, neko, papīra līgumus, papīra kūķis, ja? Līdz ar to šis kopā, es gan piekrīstu tā, ko saka Strāna, ka tas bija neizbēgams vienkārši. Mēs varējām tur darīt, ko grib, jo paralēli notika procesi tādi, ja es pareizi atceros, ka, piemēram, bija Ziemas karš, kad bija negaidīts, un Padomju Savienība domāja, ka Ziemas karš beigsies ātrāk, un tomēr tas viņa ievilkumu sāpīgi maksāja viņai, vai ne? Tas arī, starp citu, ietekmēja arī Baltijas okupāciju, ko arī Strāna pareizi saka, bet vēl viena lieta, nianses bija tāda, ka veda sarunas 39. gadā Briti ar frančiem ar Krieviju. Un tur skaidri var redzēt tajā sarunās, par Feldmans kādreiz ir aprakstījis sīki diplomātijas vēsturē, ka tur jau parādījās tā viņu dubultā, kā teikt, morāli, ka viņiem interesēja, lai karš ir tālāk no viņiem, ja viņi pat principā bija gatavi izcīnīt mūsu. Tas to tāda neutralitāte, tāds nosacīts jēdziens, drīzāk tāda iedoma, kuras nav. Labi, piebildīs, Andersons tā arī rakstīja, ka tā vienīgā alternatīva tam, kas notika, bija tā pieņemt šīs trīspusējās garantijas. Ja? Britu, Franču un Padomju Savienības, ja? No kurām Baltijas valsts viss atteicās. Jā, bet tur jau bija Andersona uzskats, ja? Bet problēma tāda, ka, protams, tā bija, protams, dabiski, ka tā bija sava veida krāpšana. Protams, tā bija reāls intereses. Ja mēs, piemēram, šeit esam kolēģi bijuši Varšavā, pirms 7 ar poļu diplomātiem es parunāju, tā ir laba pieredze, ja? Poļi jau tā arī pasaka, poļu plānotāji. Pēc tam vienkārši. Briti mūs vienkārši apmānīja toreiz, pirmā lieta. Ja? Briti mūs ievilka karā ar vienu lietu. Un tādas intelektuālas brīvības, kā Polijā, Latvijā vienkārši nav. Piemēram, Kriņicas formā, kur es toreiz piedalījos kopā ar Einārs tajā pasākumā. Ja? Tur mierīgi piecēlās kājās poļu profesori un uzdeva publiski jautājumu lieliem vēsturniekiem, poļu un ārzemju. Laikam Normans Deivijs tur piedalījās toreiz. Ja? Un viņi saka, jā, bet sakiet lūdzu, ja? Bet, vai nebūtu bijis labāk, ja Polija būtu iegājusi karā kā Vācijas sabiedrotā? Būtu atdevuši to koridoru Dancigu, un tad, ja? Būtu iegājuši karā kā Vācijas sabiedrotā, būtu piesakuši Vācijas aizmuguri pret Padomju Savienību, ja? Bet nebūtu gājuši bojāties 6 miljonu Polijas pilsoņu, ja? Karā. Un nebūtu nonākuši, kur nonāca. Lūk, šāda veida brīvība, ja? Sarunāties un spekulēt pie mums iztrūkst, ja? Es personiski ceru, ka mēs šajā lokā, šajā virzienā varam arī tādās virzienos runāt. Ja? Jo patiesībā tas, kas notika, konkrētajā laika nogriezienī, jā, varbūt 40. gada jūnijā nevarēja būt savādāk. Bet pirmkārt, aneksijas augustā tādā formā, kā viņi notika, varēja nebūt, ja šīs valsts un elites būtu rīkojušās citādāk. Ja? Pirmā lieta. Ja? Otrkārt, protams, ka bija iespējams tādā gadījumā arī vēlkot garumā, ja šo grūto brīdi būtu pārvarējuši kaut kādā veidā, tad no tā arī varēja izvairīties, starp citu.
Tāpēc, ka Padomju Savienības no Vācijas draudzība jau 40. gadu rudenī bija cauri, ja? Un viss bija mainījies. Tas bija mēnešu jautājums, vai būtu varējuši pavilkt tos mēnešus Baltijā uz priekšu, ja? Lai nonāktu citā situācijā, kurā Vācija vairs nepiekristu tādā veidā, varētu nepiekrist, ja? Šādai, Padomju Savienības izrīcībai kāds notika. Tā ka tas viss ir diezgan spekulatīvi un ir vajadzīgs spekulēt par to. Es savukārt jau varu piebilst pie iepriekš sacītā, uzsvērtu vēl arī to, kas, manuprāt, no šīs grāmatas ļoti labi tomēr nolasās, īpaši no tā konteksta, cik lielā mērā gan elite Latvijā tobrīd, gan arī, protams, es domāju, ka plašāks, tā skaitā arī inteliģents un visādi veida aprindas uzskatīja tomēr Krieviju vēsturiski iemeslu dēļ par mazāko ļaunumu. Mēs šobrīd viņu redzam pēc padomju okupācijas, daudziem gadiem pēc beigā gada, pēc deportācijām, nevēl mēs esam okupācijas muzejā, mēs šobrīd redzam Krieviju tādu, kāda viņa ir, un mēs tādā ziņā, es domāju, esam Krievijas izpratnē krietni realistiskāki nekā liela daļa Eiropas, vai ne? Bet 40. gadā tas izskatījās, es pieņemu ļoti daudziem tā, ka, kā saka, ar tiem mēs vēl varam dzīvot, savukārt tā Vācija, kā iespējama alternatīva. Tieši tā kā Geņš saka, proti, tad ejam kopā ar vāciešiem, runājam kaut ko tur vai ne, kas tajā, protams, 39. gadā jau vairs laikam nebija iespējams, bet tas bija iespējams agrāk kaut kā spēlēt pašiem savu spēli. Tas laikam nebija arī tā tīri kulturāli, mentāli iespējams, jo Vācija, viss, kas saistās ar Vāciju, tā skaitā arī, protams, ar to, kas notiek Pirmā pasaules kara laikā ar visu un visu to, tas bija vienkārši neiespējami, un tāpēc arī ir viss šīs tas līdz pēdējam novilktais tāds Ulmaņa naivums, un ne tikai Ulmaņa, bet tur pietiekuši daudz, tur Balodas brauc uz Maskavu, un Munters jau pieminētais, visiem ir kaut kāda tā, ka būs labi. Ar šitiem mēs varam kaut kā strādāt, un tāpēc ir arī visi šie jocīgie, droši vien, ka Latvijas vēsturē pietiekoši katastrofālie lēmumi, ne jau par to neutralitāti kā tādu, bet tas, ko es, piemēram, uzzināju, ka tas, ka Ulmanis nelaida ārā cilvēkus, 39. gadā, lai cilvēki varētu pasas vienkārši nedēļ. Tas ir izriet no neutralitātes. Tas ir kaut kā droši vien, ka šajā auditorijā daudz cilvēku, kas zina pastāstīt, kā tas ir juridiski saistīts, ka neitrāls valstis nevar, savus pilsoņiem dot brīvu kustēties. Un tā, vai arī tas, ka Ulmanis tur tiešām līdz kaut kādam jūnija datumiem bija absolūti, pārliecināts, ka gan jau beigās būs labi. Es domāju, tas lielā mērā izriet arī no tās vēsturiskās tādas, ja mēs atrodamies starp diviem tiem pretpoliem, tad mums ir diezgan skaidra tā orientācija, ka pie visiem trūkumiem tomēr labāk ir būt ar Krieviem. Un tieši tāpēc tas man vienmēr šajā grāmatā arī ļoti uzskatām ir parādīts, vai ne, respektīvi, cik tas bija liktenīgi tagad, kad mēs skatāmies no 2000. gadu pozīcijas, bet kā tas izskatījās tiem, kas to darīja 39. 40. gadā, tā skaitā arī visi tie Ulmaņu propagandisti, kurus tur Strangi ļoti plaši citē. Tur tas pats Alfreds Bērziņš, bet tur ir, vesels lērums ar visādiem arī, latviešu žurnālistiem un tādiem, kas tās, bāzes līgums, tas ir pareizi, un mums šitā arī vajag, un tas ir īstais ceļš, tā mums arī tagad mēs būsim tik droši kā nekad, vai ne? Kaut arī no mūsdienu perspektīvas liekas, ka tas ir saprotams, ka tas labi nebeigsies, vai ne? Kaut kā tā. Paldies. Vienīgais, te mums Daina Blēra vērts pieminēt, jo mēs atkal līdzīgi kā Aivars Stranga, tā ir viņa arī politiski uzskata un kaut kas cits, kas veido visu virs uz Ulmaņa režīmu. Daina Blēra gan mums pateiks, ka, ziniet, ja mums būtu sociāldemokrāta dogmēta Saeima, ja viņi teikusi rakstījusi, tāda gadījumā absolūti nav nekādas garantijas, ka viņi būtu bijis mazāk draudzīgi Padomju Savienībai nekā, Ulmaņa autoritārais režīms. Ja? Un līdz ar to pašu arī jautājums, vai Latvijas ārpolitika bija kvalitatīvāka parlamentārajā periodā, arī ne. Jā, te varētu atzīmēt, grāmatā tiek citēts Lavrentijs Berija, PSRS iekšlietu komisārs, viņa dienas grāmata, kurā viņš atzīmē, ka Molotovs izdarīs labu darbu. Latvija nav Somija. Latvijā ir liels iedzīvotāju atbalsts, viss notiks pareizi. Un tas parāda to, kā šīs lielvalstis, viņas jau neuzbruka tūlītās. Šī dekonstrukcija sākās, notika ilgstoši, vairākos soļos. Viņi spēlēja, kā kaķis ar peli spēlējās. Nenogalina uzreiz, bet vispirms pamoca līdz navīgiem klodienam. Tu paši arī ir Vācija.
Vācija pirms uzbrukt Polijai cenšas koķitēt ar Baltiju, lai novērstu Baltijas iesaistīšanos Polijas karā, Polijas pusē. Tad notiek šī spēle, un dīvaini tas, ka nejūt šo spēli, ka mūsu politika vadība nejūt šo spēli, ka spēlē un gatavo letāliem iznākumam. Bet kas interesanti arī, ka bet Baltija nav vienīgā. Maldās arī Lielbritānija. Nevils Čemberlens, premjerministrs, arī uzskata, ka ir iespējams, lai agresors nomierinātu. Atdosim Vācijas sudetī un viss būs kārtībā. PSRS nav problēma. Viņi novājina. Viņi nespēs izraisīt karot Eiropas mērogā. Tāpat domā arī Ziemeļvalstis, kas sāk Tautas Savienības, kā saka, šo sabrukšanas procesu. Bija Ziemeļvalstis, kuras bija pirmās, kuras paziņoja, ka viņas atskās no šī Savienības 16. panta. Viņas izdarīja to tāpēc, ka viņas baidās, ka tieši Baltijas dēļ viņas var tikt iesaistīts karā. Viņas jūt, ka Baltija būs upuris, ka tajā pašā laikā Baltija to nejūt. Es, godīgi sakot, tieši tāpēc esmu vienmēr... Somijas politika, Somija arī tā, viņa domā, ka viņi atsakoties ejuši neutralitātes ceļu, viņi pasargās sevi. Iznāca tā, ka viņi pat bija pirmā. Es teiktu, ka man vismaz sarunās ar profesionāliem vēsturniekiem vienmēr ir paticis vairāk klausīties, lai saprastu to kompleksitāti kaut kādām konkrētām situācijām, paskatoties uz noteiktām tādām klišejām, kuras bieži figurē sabiedriskā apziņā arī drusciņi, kā saka, tādā tiešākā tuvinājumā, ja runā par Čemberlenu. Tad mēs zinām, ka pēdējā laikā tas īpaši ņemot vērā to, kas notiek Amerikas prezidenta attiecībās ar Krievijas agresoru, mēs zinām, ka tur nepārtraukti tiek runāts jauna Minhene, vai ne viss ir jauna Minhene, vai viss ir jauns 39. Jā, tad pasties uz to laiku. Tad man, piemēram, liekas interesantā pozīcija, kur aizstāv Stīvs Kotkins, kas noteikti ir zināms kolēģiem vēsturniekiem, kurš saka, jā, bet ja tu paskaties uz to Čemberlena lēmumu, tad, protams, šobrīd mēs uz viņu raugāmies atkal no tādas Churchill pozīcijas, respektīvi, starp karu un pazemojumu izvēlējās pazemojumu, beigās dabūja karu, viss šitas te vai neko jūs dzirdat no visiem medijiem un tā. Bet tajā situācijā, laikam, tā Britu izvēle arī bija pietiekoši komplicēta, jo viņš jau teica, ok, labi, ko nozīmē tagad iet pret Hitleru? Tas nozīmē iet kopā ar Staļinu. Tai mirklī, Britiem. Un tad viņš uzdod to jautājumu kaut kādā vēstulē, es saprotu māsai, kur viņš ir teicis, labi, mēs varētu iet kopā ar Staļinu, bet kā es pēc tam dabūšu ārā tos komunistus no Centrāla Eiropas? Vai ne? Un tas ir tas, kas notiek, principā, ar mums visiem 41.45. gadā, vai ne? Ka, protams, tad aizgāja Briti kopā ar PSRS, tad mēs atradāmies 50 gadus okupācijā. Tas ir vienkārši komentārs pie tā, ka tu piemini to Čemberlena stāstu. Jā, es arī par to Čemberlenu piebildīšu pīvāri. Vēlreiz tāpēc es minēšu uz poļu kolēģis, ka tur nevienam nav šaubas, ka vienkārši Briti ļoti veiksmīgi vilka laiku, lai gatavotos karam. Un upurēja pa ceļam arī savus mazos draugus poļus, upurēja un daudz ko citu, bet aizvēl tik tālu. Pēdējā laikā, laikam, labākā grāmata par tēmu, ko es vispār esmu lasījis, ir Richards Obrī. Tātad par Otro pasaules karu, par gadiem 3 iznāca, kas interpretē Otro pasaules karu tieši tā globālu konfliktu. Un tam Richardam Obrī tieši par šo tēmu ir tas pāris fundamentālās atziņas. Pirmā atziņa tāda, ka tas karš, ko sāka Vācija Eiropā, bija iecerēts tikai kā reģionāls karš. Nevis kā teiks milzīgs, ilgstošs globāls konflikts. Šo reģionālo karu par globālu pasaules karu pārvērta Lielbritānija un Francija, pieskot karu Vācijā 3. septembrī, iebrukot Vācijas teritorijā un attiecīgi, konsekventi noraidot visu Hitlera miera priekšlikumus. Un tas, kas motivēja Lielbritāniju un Franciju tā rīkoties un izvērst šo globālo konfliktu, bija vēlme saglabāt savas impērijas. Jo, redzēt, Pirmais pasaules karš tātad sagrāva Krievijas, Austro-Ungārijas, Osmaņu un Vācijas impēriju, tās viss norakstīja, bet Lielbritānija un Francija savas globālās impērijas saglabāja. Un tagad, attiecīgi, ņemot vērā Vācijas revizionismu, lai saglabātu impēriju, Lielbritānija tīpaši bija gatava iet uz šo pasaules karu, un tam viņiem drusciņi vajadzēja laiku. Ko arī viņi dabūja? Es nekādu naivitāru neredzu, ļoti racionāli politika. Jā, bet Somija skatījums. Somija arī kā vēl iešana neutralitātes ceļu, bet iešauj savu kājām.
Kurš iekšā? Somija. Sev? Jā. Kāda Atskoties no neutralitātes, jo Somija un Ziemeļvalsts pirmās attiecās. Bet Somijai jau praktiski jau sāk jau dot palīdzību Somijai. Ja? Tur tas viss kāds veidojās pirms tam. Ja? Bija arī tie Britu un Franču plāni izceltais attiecīgi desāns Somijā. Ja? Tas jau viss bija. Ja? Un viss šīs lietas arī tas, ka Vācijas uzbrukums Norvēģija bija tāpēc, ka visiem bija zināms šie, teiksim, tātad Britu plāni, ja, teiksim, iejaukties Somijā, iejaukties Norvēģijā. Tas apsteidzošs Vācijas iebrukums Norvēģijā. Tas viss bija zināms. Ja? Protams, ka Somijas problēma bija tāda vienkārši, ka viņi nespēja pavilkt pietiekoši ilgi. Ja? Ja viņi būtu vēl pavilkoši kādu laiku bijuši spēja karot vēl dažus mēnešus, ja? tas karš izvērstos pilnīgi savādāk, un viņš novestu varbūt tādā gadījumā pie tā, ka nebūtu iespējama Padomju Savienības un Lielbritānijas sabiedrošanās. Ja, tur ļoti daudz jautājumu, kas būtu, ja būtu. Ja. Es katrā ziņā neesmu pret šo jēdzienu alternatīvā vēsturi. Ja. Es esmu pret fantāzijām, ja, ka cilvēki pilnīgi izfantazē. Bet tas, ka vēsturisko notikumu secība var būt ļoti dažāda. Ja. Tas arī fakts, un tās alternatīvās scenāriji, manuprāt, ir pelnījuši ievērību kaut kādu. Ja. Tā kā Somijas gadījumā, jā, arī tas varētu būt citādāk. Ali? Vēl, manuprāt, ir jāatkāpjas mazliet atpakaļ politiski, lai novērtētu kādu tā laika Eiropu. Tas saucamies, ko diplomātijā sauc šīs valsts ir cordon sanitaire, kas ir radušās pēc Pirmā pasaules kara. Pie nosacījuma, kā mēs zinām, Vācija austrumu flangā kara nebija zaudējusi. Tur arī tā visa Versaļa un viss tas spēka samērs nebija tāds, kā, piemēram, iepriekšējos regulējumos, kad bija Vīnas sistēmā. Bet kāpēc es vēršu uzmanību to? Tāpēc, ka Eiropā šīs jaunās valstis ir ar demokrātiskiem režīmiem, pārsvarā Rumaņu un pēc arī, varbūt tas autoritārisms tāds pārējais veids, bet restīvi ir demokrātiskas sabiedrības, un viņām pretīm ir divi totalitāri režīmi, kuriem ir pilnīgi jau sistēmiski pieeja, metodoloģiski apgūt jaunas teritorijas. Un, ja palasa, principā tas KPIs ir tā metode, kādā veidā var saprast, kā šādi režīmi plānojumi, ka tur nebija izbēgams. Ir sūtņi ziņojumi, ko sūtņi rakstā. Piemēram, Kocis ziņojums, kad bija Vācijas vēstnieks Rīgā, mēs jau redzam, ka pēc tam tālākos, kad jau ir 42. gadsimta karš, kad vācieši te kā no tās saraksta, ko Haralds Biezais bija atvedis par pērkmeņu, tur pilnīgi sistēma jau ož cauri tiem tekstiem, kad apmēram kā tur, mēs tomēr, lai nebūtu neatkārtotos problēmas kā citās teritorijās, mums vajag, lai lielākā partija, kas tajā laikā ir LZS, lai viņa tomēr viņi ir kooperatīvas attiecības. Ja, tur jau var redzēt, kā tas ir soli pa solim izplānots, un tur, ja tur ir sistēma metodoloģiski izstrādāta, iegūt, okupēt, ja, dabūt jaunu teritoriju, tur nevarēja. Vienīgais, kas viņus varēja tajā laikā atbaidīt, būtu militāra spēja, ja tāda būtu. Ja būtu investēts no pirmās dienas militārā rūpniecībā, bet to jau nevarēja pēc 15. māja darīt, jo tad Ulmans baidījās, kad varētu viņu pašu vienā brīdī, vai ne, tad tie bruņoties spēki kaut kādā veidā arī nolikt. Manuprāt, es arī strāngām piekrist vairāk, ka tā situācija nebija izbēgama. Viņi bija meistarīgi vēsti, un šīs pārējās tās, ko Gins minēja, gan Francija, gan Briti, viņi jau parāda, tās ir jau pieredzējuši ļoti valsts, un principā viņi skatījās uz Baltijas reģionu, tie ir kā no savas koloniālās politikas vešanas punkti, mehānismi. Ja? Viņi katrā ziņā nebija bilaterāla attiecība modelī nekādā veidā. Labi, tādā gadījumā tomēr jāapsas, ko darīja kaimiņu valstis. Ja? Tā tēma šeit ir ieskanējās. Protams, ka Latvija bija visrusofīliskākā no visām Baltijas valstīm. Ja? Attiecīgi. Igaunijas, tomēr lai nu kā, bet Igaunijas situācijas vērtējums bija daudz objektīvāks. Proti, ka Padomju Savienība ir galvenais ienaidnieks un jācenš draudzēties ar Vāciju. Ja? Tas bija Igaunijas ārpolitika līdz 39. gada oktobrim. Ja. Protams, tas nevarēja tā materializēties, ja šeit blakus bija Padomju Savienība draudzīgā, Krievija mīlošā Latvija. Ja. Tas bija viens faktors, bet arī Lietuvas gadījumā. Viens no skaidrojumiem, ja, piemēram, arī ko apraksta Ilmieris, ka labi, pirmkārt Lietuvā bija daudz
lielāka gatavošanās okupācijas situācija. Tur nebija kaut kāds pāris smieklīgs Miķeļa Valtera vēstulītes, ja, kurš viņas lasīja ziņkārī, diezgan stulbu grafmāni īstenībā, ko viņš raksta Munteram vēlāk Ulmanim. Ja. Lietuvā, teiksim, 18 lapas, 3 galvenie vēstnieki rakstīja 18 lapas garu memorandu 39. beigās ar visām dimensijām, kā būtu jāgatavojas valsts okupācijas situācijai. Un tas jautājums, kāpēc tas šeit ir svarīgi, ir tas, tad kāpēc attiecīgi Lietuvas, teiksim, valdība to nepieņem. Un skaidrojums sekojoši. Viens no skaidrojumiem, ko apraksta Ilmērs, ja, ka vienkārši, ka Smetona izvēlējās citu tobrīd stratēģiju. Viņš gribēja, bet viņš gribēja arī, teiksim, piedāvāt Vācijai uzņemties protektorātu par Lietuvu. Ja. Viņš cerēja Lietuvā ieviest Vācijas protektorātu, ja, tāpat kā Slovākijā. Un tas bija tās Smetonas atbildi. Ja. Nevis kaut kāda rindas valdība, nevis kaut kāda draudzēšanās ar angļiem, kaut kas tāds, ja, ko viņš uzskatīja par it kā, teiksim, nereālu. Ja. Ja. Pamatot, manuprāt, uzskatīja to par nereālu. Ja. Ka Briti būtu turējuši kaut kādas Lietuvas rindas valdību un Lietuvas kantu. Bet lūk, cerības Vācijas protektorātu. Šajā saukumā Latvija, Lietuva, Igaunija, Latvija bija vispasīvākā un principā viss netālu redzīgākā. Pārīs es domāju kaut ko varētu darīt savā. Un vēl viens aspekts ir, protams, ko Aivars Stranga ir arī atsevišķi pētījis, bet kas noteikti, kur maz gan Latvijas diplomāti, gan ārpolitikas pētnieki pievērš uzmanību, tā ir ekonomiskā situācija un ekonomiskā politika, kāda pastāv starpkaru posmā Latvijā un īpaši režīma, Ulmaņa režīma laikā. Un tur ir skaidri redzams, tur nav jābūt šahistam, lai redzētu, kāda ir šī politika. Sirds, Ulmaņa sirds un arī Munterā sirds ir Londona. Tur jau var redzēt no šīs tikšanās arī, kāda ir bijusi, kad viņš bija pusdienās tajā apakšpalātā un arī pie karaļa Džordža, kad tur norunāja. Viņi tic tam, tas ir viņu bāku, uz kuriem viņi skatās, bet maks tajā laikā, Latvijas maks ir Berlīna. Ja Berlīna veids, tas ir lielākais eksporta partners ārējā tirdzniecībā un arī Krievija. Ja? Līdz ar to šajā brīdī, ja valsts vadītājs tomēr domā līdztekus par saimniecisko politiku, un Ulmans to domā, jo visa šī kamera izveidas sistēma, tas jau bija kaut kā jāuztur, vai ne? Tur jau nevarēja aizbraukt pie starptautiskā valodas fonda un aizņemties 20 miljārdus, jo kā nodrukāt nav. Tas nav tas laiks, un tas jau to nevar ignorēt šito, ja? Jo tas, ja valdība ir tādā sistēmā, viņi jau plāno uz priekšu, arī budžetu, Nikolais Balakins ir diezgan labi arī aprakstījis šīs lietas ekonomisko dimensiju, bet viņi noteikti nevar ignorēt. Bet pabeidzot par Poli, par Somiju, manuprāt, tur jau Mannerheim runā, viss ir pateicis slavena runa, ko īstenībā, ja salīdzina divas runas, 40. gadu Ulmaņa runu un Mannerheim runu, tur ir diena pret nakti, un es ieteiktu arī visiem pārlasīt to. Un tur jau ir pateicis visu, ka viņi kausēs par savu, viņi arī kāvās. Mēs savukārt, kā bija tajā runā, ar manu ziņu, vai es palikšu savā, jūs palikt, kā tur bija. Jā, mēs pakāpes esam nonākuši pie iekšpolitiskiem aspektiem. Zīmīgi tas, ka 39. gadā Munters oktobrī dodas uz Maskavu, un tur viņš saprot, ka Latvija būs viena, ka neviens sanāks palīgā, vācieši neiejauksies konfliktā, ja Padomju Savienība izlēdz uzbrukt. Bet kas pārsteidz, un kas arī tiek citēts šajā grāmatā, Strangas grāmatā, ir ASV sūtņu ziņojums, ka neskatoties uz bezdzīgo situāciju, Latvijā viss ir absolūti mierīgi. Valdībā nav nekāda satraukuma, netiek veidots plāns B, ko mēs darīsim, netiek plānots, kā mēs evakuēsim valdības locekļus konflikta gadījumā. Madons dodās uz Ziemassvētkiem Daugavpilī. Jautājums, kāpēc tas tā notiek? Un vienīgā balss, kas parādās, kas kritizē šos nepareizos lēmumus, ir Miķels Valters. Sūtnis Beļģijā, kurš raksta, kritizēja to, ka Latvija izstājās, neizstājās, bet atskās no Tautas Savienības 17. panta, un arī kritizēja bāzes līgumu slēgšanu ar Krieviju, rītot, ka tam būs drausmīgs sekas. Jautājums tāds, ja Muntera vietā būtu bijis Miķels Valters, vai situācija būtu bijis labāka. Gīns jau mazliet ieskicēja, ka diez vai. Bet kāds jūs skatījums? Kāpēc tāds naivums vai tāda fatāla padevība? Kas notiks, tas notiks, ko mēs varam izdarīt? Kas bija galvās Ulmanim un Munteram tajā laikā? Ne jau tikai Munteram un Ulmanim. Ja. Ja runa par šo fatālismu, viņš jau principā bija iebūvējis neizbēgami Latvijas politikā. Un tad mums jāiet atpakaļ. Ja. Kāpēc mums ir zema politiskās elites kvalitāte? Ja. Tāpēc, ka mums uzstājas atvainojas latviešu zemnieku valsti, ja.
Un tad analizē, kāda ir izglītība. Ja? Un tos cilvēkus, kur bija pieredzējuši, piederēja, diemžēl, pie citas sociālas slāņa, ar citu dzimto valodu, tos un nostum malā 20 gadus agrāk. Ja? Un principā ar to elites izglītības līmeni un kvalitāti, kāda bija, toreiz kā cits sagad īstenībā nevarēja. Ja? Un par, teiksim, fatālismu, jā, redz, tas ir interesantā lieta par minēto neutralitāti. Vēlreiz atgriežoties, ir tāda grāmatiņa Peggy Bentham tāds, kas bija. Tātad viņa memāru sarakstīja 60 gados Lielbritānijā. Tātad viņa bija britu diplomāte un izlūce Rīgā 39. 40. gadā. Un viņa nav latviski nekur īpaši pazīstama tā grāmata. Edvards Lukas atsūtīja viņa. Un tur viena forša lieta, viņas vērojumi par to visu. Peggy Bentham saka, ne, tā neutralitāte, Baltijas valstu neutralitāte, īpaši Latvijas neutralitāte, tā nav nekāda stratēģija, tāpat nav taktika. Tas vienkārši tiek runāts, lai nomierinātu nervus tautai. Ja? Lai viss būtu klusi, mierīgi. Ja? Līdz pārējais pilnīgs fatālisms un paļaušanās. Ja? Tā kā neutralitāte, ko tu mini, ja? šajā aspektā nav stratēģija. Viņa pat nav domāta kā stratēģija. Latvijas elitē vienkārši nav stratēģijas. Ja? Viņi gaida, kas būs, ka vējš pārpūtīs pāri pēc kara, un tad varbūt kaut kas atjaunosies. Ja? Bet Munters nebija muļķis. Viņš labi ieredzēts Tautas Savienības aprindās, viņu pieņem karalis, viņam tiek uzdzēts speciāls misijas. Piemēram, Maņģorijas konflikta gadījumā viņš vada šo izpētes komisiju un nesaprot, ko ir runa. Acīm redzot, lai būtu labs ārlietu ministrs, nepietiek tikai ar to, ka tu raksti smukus publicistiskus rakstus par ģeopolitiskiem izaicinājumiem valstī. Tur ir nepieciešams arī kaut kādas citas kvalitātes, un to, diemžēl, Miķelim Valteram nebija. Viņš, man liekas, diplomātiskā dienestā vispār turējās tikai lielā mērā uz savu lielā drauga Ulmaņa žēlastību. Viņu tur tā kā īpaši nemīlēja, bet ja domā par to, kas tajā mirklī būtu bijis tāds ārpolitisko līniju nospraudējis, Ulmanim jau tā ir viena no tādām autoritāru režīmu iezīmēm, ka viņam cimredzot likās, ka viņš pats visu zina labāk, un viņam nebija tas, kas, jūs zināt noteikti veco stāstu par A-tipu un B-tipu padomniekiem. A-tipu padomnieki ir tie, kas saviem vārdiem pārstāsta priekšnieku domas, vai ne? Viņi vienkārši, un par to viņus vērtē, vai ne? Tā ir viņa funkcija. B-tipu padomnieki ir tie, kas runā pretī, vai ne? Kurus algo par to, ka viņi runā pretī priekšniekam. Un tā B-tipu padomnieku līnija, man liekas, Latvijā vispār nav bijusi nekad baigi izteikti. Tas attiecās gan uz to pirmo neatkarības periodu, gan arī uz jauno atjaunoto valstu. Man liekas, ka viena no atbildēm noteikti ir, tur jau grāmatā ir runātīts, tas ir Kāļu Ulmaņa kults un tas režīms, ko viņš iemieso. Ja Munters sieva ir pabijusi PSRS sūtniecībā, un par to pļāpā jau kaut kādā skrundā vai saldu, tādu neatceros, un par to dabū uzliek administratīvu sodu tam, kas ir baumojis, ja? Tad te ir atbilde, tad, kāpēc viss ir mierīgi. Ja tu kaut ko gribēs pateikt, tad tev būs sods. Tad tu nevar, tajā režīmā nav privātās dzīves tāds izdevums. Tur ir viss tikai par, kad viss ir labi. Ja tā ir, ja viss ir labi, tad, kā mēs zinām, tad ir viss, tas īstenībā ir slikti. Tāpēc es arī mēģināju pieminēt to, ar ko Aršās Ilmjāra pieeja, lai atšifrētu un ļoti labi šeit analizēt tā politiskā, situāciju Latvijā tajā grāmatā. Tas ļoti labi viss pateica. Pirmkārt, valsts brauc baigi dziļā sociāla-ekonomiskā krīzē 39. 40. gada ziemā, ja, kur vienkārši, ja nebūtu okupācijas, mēs vēl nezinu, ko būtu piedzīvojuši, ja, arī bez, un nebūtu ko vainot, ja, tādā gadījumā. Tas viss jau ir sācies tā baigā krīze, ja. Lūk, tās lietas ir, ja. Arī tas, ka, lūk, pastāv pretrunas, pilsētās pastāv pretrunas laukos, bet pilsētās ir šīs anti-ulmaņiskās grupas, ja. Kaut kur runā par kaut kādu kalpakiešu apvērsumu, nenopietnu, ko arī strangi to norakstīšu. Tas nav nopietni, ka vienkārši sanāk kaut kāda virsnieka mazā bariņā un vienkārši stēko vienā dzīvoklī. Ja? Nav alternatīvas. Latvijā nav alternatīvas Ulmaņa režīmam. Tā ir tā problēma. Ja? Un lai to konstatētu skaidru un gaišu, tad ir jāsastāv Ilmjārs uz 40. gada vasaru, kas notiek jūnijā, jūlijā un augustā. Jo alternatīvas nav. Viss skrien draudzēties ar padomju okupantiem. Pilnīgi visi. Kopā ar Konstantīnu Čakstu un visiem pārējiem un ķeniņu sarakstu visi.
priekš tam var palasīt šī demokrātisko vēlētāju bloku dokumentus, viņa memorandus un vispārējo, un mēs redzam, kas tas viss ir. Ja? Visa mūsu politiskā elite, tobrīd kolektīva atbildes Padomju Savienībai, ir sacēnuši, ko izdarīs ātrāk un labāk, ja? Un par to ir Puča grāmatā, īsā žurnālista veidā, tā arī pateikts. Tas ir tas, kas notiek. Un šajā mūsu ekspozīcijā ies. Mēs redzam, kur tad sākās kaut kāda minimāla pretošanās Padomju režīmam. Tikai 40. gadu vēlā rudenī un tie kaut kādi zemākie un vidējie sabiedrības slāņi. Ja. Kaut kāds pērkoņu krustu pārpalikumi, jāteiksim, arī kur Vācija to kurina, un tajā brīdī visi atbalsta. Ja. Latvijas politiskā, militārā un kultūras elita ne pret ko neprotestē un nekā nepretojas. Un priekš tam ir vajadzīgi skatīties pēc 17. jūnija, ko šie cilvēki dar tālāk. Vācija nekad neatbalsta pērkoņu krustus, tāpēc vācieši ir atbalsta beigām, tas bija kustība pēc nepērkoņu krustus, tāpēc, ka pērkoņu krustus 32. 33. gadā dancināja savā tajā lapiņā, kas bija ugunskrusts no pērkoņu, uz vāciet uz karstiem akmeņiem par 700 gadu verdzības. To viņi sev iekapsulēja uz mūžīgiem laikiem, un Gustavs Salmišs neko nevarēja dabūt. Tu mēs runājam par 41. gada ziemu, jā, bet tajā brīdī tur bija šķita situācija. Bet es mazliet apakaļ pie tā, ko varbūt teica Gins, kas man liekas būtu no alternatīva konstrukcija, vismaz atklāt uzdodams jautājums. Kā varēja būt tā, kad Kārlis Ulmans, Valters un visi tie, kas patiesībā radīja Latvijas republiku, viņi bija tie, kas Miķels Valters, bet tas radīja kopā ar Ulmaniem, viņi tak izgāja tajā laikā. Tas bija ļoti smags laiks, 18. 17. gads, ja, tie, kad arī bija šī ģeopolitiskā Latvijā karš, ja, kur tur varēja mierīgi nošaut, ja kurā brīdī un tā tālāk. Ja, viņi taču uz Sarāto bija vēl arī vienā brīdī. Ja. Kā šādā veidā iegūtā pieredze, ka tiešām ir tev lodas lidot, kā viņi neredzēja to 39. gada to apdraudējumu, vai tiešām šie režīmi bija tik modulāri ietērti tādā propagandā, ka viņi vienkārši nespēja varbūt izsakot, bet viņi šie cilvēki bija reāli dzīvē pieredzējuši, ja, izveidot valsts no nulles, ja, tajos apstākļos. Tur bija jābūt iekšā un jāprot, tur ir politiskai gribai, ja, un varēšanai jābūt, ja. Un pēc tam tik vienkārši tā pazaudēt, šis tāds alternatīvs jautājums. Zini, jautājumu, es tiešām ļaušu Ivaram runāt vairāk, es vienkārši gribēju komentēt šo, bet redz, ir tā viena lieta, ja, ko pie mums uzskata par valsti, ko pie mums uzskata par neatkarību mūsu kultūrā. Un tas nav tas pats, ko varbūt citās pasaules daļās tāds stabilāk veidojumi uzskata par neatkarību valsts un suverenitāti. Ja. Priekš tam starptautiskās tiesībās pastāv dalījums ar iekšējo un ārējo suverenitāti. Ja. Latvijas politiskajai elitei un tautai vienmēr pietiek ar iekšējo suverenitāti. Proti, mēs tad Latvijā visu noteiksim, izvadīsim tādu vairs kaut agrā reformu, kā mums patīk, ja, un punkts. Ja. Un tā ārējā suverenitāte, kas nozīmē, teiks, aktīvi piedalīties starptautiskajā dzīvē, ja, miedarboties ar citām valstīm, meklēt kaut risinājumus, idejas, stratēģijas vispār, jo tas Latvijā un tautai un ar elitiem nekad nav bijis svarīgi. Latviešiem arī šodien joprojām neatkarība nozīmē to, ka mēs varam dzīvot savā notvā tā, kā mums patīk. Ja. Un ar kaut kādām nosīt svešām grupām, teiksim, rīkoties tā, kā mums patīk. Ja. Vienalga, vai būtu Vācu baltieši kādreiz vai kāds cits kādās laika posmā. Ja. Ārējā suverenitāte, proaktīva rīcība, es to neredzu toreiz nemaz un šorīt arī īpaši daudz ne. Jā, es domāju, ka tas jautājums ir tiešām ļoti svarīgs, bet jāsaka, tas gan neatiecas tikai uz Latviju, proti, ka tie cilvēki, kas bija pie valsts radīšanas, tad tajā, kā saka, padomju kontekstā arī bija klāt viņas likvidācijā. Latvijā tas ir uzkrītoši tiešām, ka Ulmans, Valters mazāk, jo Valters tajā laikā ir vēstnieks Beļģijā, kur viņš tā kā mēģina tur kaut kā īstenot kaut kādu patstāvīgu darbību un pēc tam ļoti ilgi strīdās ar slaveno sūtni Zariņu par ārkārtējām pilnvarām, vai ne, kas ir tā lielā trimds tēma, tur droši vien tiem, kas trimds kontekstu zina, tad tur viņiem bija pēc kara milzīgi ņemšanās par to, vai Kārlis Zariņš ir ārkārtējo pilnvaru nesējis vai nav. Bet Ulmanim, jā, tur vienkārši var mēģināt kaut kā rekonstruēt to viņa psiholoģisko portretu, jo viņš patiešām bija tāds ļoti praktisks cilvēks šī vārda labā nozīmē. Viņam tas sākumā bija ļoti praktisks uzdevums to Latvijas valsti izveidot.
Un tas, kas notiek šajā posmā, 39. 40. gadā, ir acīm redzot, un es domāju, ka tur arī es tīri labi varu iedomāties to viņa izjūtu, kad viņš redz, ka tās tektoniskās plātnes pasaulē bīdās. Un ka viņas bīdās tādā veidā, ka viņas vienā brīdī to Latviju var samalt, un tad ir tas, ko saka Gīns, proti, ka mēs labāk turamies no tā ārā, izdomājam kaut kādu savu falšu neutralitāti, labāk tā kā esam ārā no tā procesa, jo citādāk mūs samalas, un tad ceram visu laiku metam krustus un ceram, ka gan jau būs labi, un tur līdz kaut kādiem tiešām tādiem absurdiem, kas tur ir notikuši, jo viņi taču patiešām atšķirībā no lietuviešiem un igauņiem pat nekādu trindas valdību pat nemēģināja uztaisīt. Tur bija, no turienes arī ir tas stāsts par tām ārkārtējām pilnvarām. Un šitas vai ne, ka viņiem likās, ka gan jau ka būs, bet tas tad pēc tam tā diskusija pēc otrā pasaules kara jau, kura ir arī liela trindas diskusija, tas ir tas stāsts par to tautas dzīvo spēku. Proti, labi, mēs pie tam Krievija, cik es saprotu, taču arī no šitā ir diezgan pamatīgi gaidījuši to, ka pretosies. Un viņi bija tur izrēķinājuši, ka tur viņiem ir sagatavojuši karagūstekņu nometnes jau iekškrievijā priekš potenciāli sagūstītajiem latviešu un droši vien arī igauņu karagūstekņiem, kuri pret mums cīnīsies, vai ne? Un tajā brīdī, kad viņi nāk iekšā, nekādas vērā ņemamas pretestības nav tikai ģenerālis Bolšteins, vai ne? Kā saka, vai ne? Tādā ziņā tur, acīm redzot, tās bailes ir paralizējošas, drausmīgi. Man vismaz tāds tas priekšstats rodās, to lasot. No Bolšteins, jā, es zinu, bet pretošanās, baigi labais jautājums, pretošanās. Mēs arī starsim droši jautājumu kolaborāciju vēlēt rusim, ja? Bet, es to nesaucu par pretošanos, tas protests, ka trīs kopā virsnieki nošaujās, ja? Tas ir protests, vairāk kā protests, ja? Un otra lieta, vai tas, kāpēc Latvijas tauta maksāja augstiem ierēģiem un virsniekiem. Lielās algas 20 gadus. Tāpēc, lai viņi raudātu un nošautos. Ja? Jeb tāpēc, lai viņi tomēr vismaz noguldītu kādu, teiksim, ieburcēju. Ja? Jeb kur vēl vest karavīrus kaujā. Ja? Lūk, šis te jautājums ir lielais, manuprāt. Ja? Tas ir baigi tālējoši. Ja? Bet, jā. Jā, mēs tuvojamies paneļa diskusijas beigām. Pirms es dodu iespēju jums uzdot jautājumus, to pēdējais jautājums par kolaborāciju. Tāda okupācija notiek. Pirms tiek likvidēta Lietuva, taču ne Igaunija, ne Latvija nesteidās palīgā, nenosoda šo vardarbības aktu pret Lietuvu. Tad, kad Latvija tiek okupēta, arī tad nesako nekāda reakcija, ne militāra, ne politiska, ne diplomātiska. Un tas liek uzdot jautājumu, kas īsti notiek. Smetona aizgāja uz ārzemēm, savukārt Ulmans un Pets paliek. Un ar kādu domu viņi šeit paliek? Viņi uzņemās, pieņem šo ultimātu, veidot jaunu valdību, organizēt, atbrīvot apcietinātos politieslodzītos, protams, komunistus, un sāk visā citādi izpildīt jaunās varas rīkojumus. Kāpēc viņi tā dara? Viņi tiešām tic, ka valsts turpinās, vai kāds cits apsvērums, vai tā vienkārši ir avantūrisms un patmīlība, kas viņus tur pie varas, šķietam pie varas, līdz kamēr viņi tiek aizsūtīti uz Sibīriju. Tas ir droši vien, ka es domāju, ka tur ir dažādi tie stāsti. Es zinu, ka kolēģis vēsturnieks Valters Ščerbīnskis par šo jautājumu ir rakstījis un domājis. Un viņš saka, tas obligāti nenozīmē, ka viņam ir taisnība, bet man tas arguments liekas diezgan spēcīgs. Viņš saka, ka nevajadzētu samazināt to līmeni, cik daudz cilvēkus tomēr Ulmaņa režīms no sevis bija atsvešinājis. Un tās ir visas tās kreisās aprītes. Neiet runa tikai par strādnieku zemnieku, to partiju un komunistiem. Tie pats pa sevi ir, protams, Latvijas ienaidnieki, vai ne? Bet arī tie nosacīti kreisā publika. Ka tie ir ļaudis, no kuriem tas Ulmans tomēr ir arī tīrīšanas šur un tur sarīkojas, cilvēks no darba mazveidīgi atlaids, aizklapējis ciet, daudz ko, vai ne? Un tas ir droši vien kaut kāds arī stāsts, kāpēc bija tā gatavība sadarboties, kur ir patiešām arī diplomātu aprindās ir diezgan, es domāju, diezgan briesmīgi piemēri. Mēs visus tagad cienām
Cielēnu kā memoāru autoru, vai ne? Bet Cielēns jau tajā 40. gadā būdams laikam Parīzē bija tīri sajūsmināts par to, ka Latvijā tagad notikušas tādas progresīvas pārmaiņas, vai ne? Ka tagad tur kaut kas notiek. Šitas te tur, man liekas, ir kaut kā droši vien klātesošs. Tur droši vien ir vienkārši kaut kāds tāds inteliģents oportunisms, vai ne? Kuriem liekas, ka tagad viņiem pavērās kaut kādas karjeras iespējas un kaut kas tāds. Bet es arī tur droši vien būtu interesanti pavērt, cik tas, ka visi tagad metās sadarboties, tas tomēr arī tā, man liekas, tomēr nav. Tur ir kaut kādi atsevišķi personāži, kas īpaši no tādām redzamām figūrām, tā kā tur Kalnbērziņš vai Kalnbērziņš, bet Kirkensteins. Kirkensteins, tur Vils Lācis, Jūlijs Lācis, tur Bruno Kalniņš, vai ne, tie visi, kas aiziet tajā, tādā riktīgi, tādā tiešas kolaborācijas veidā, bet pārējie droši vien, kā lielākā daļa publikas jau visās situācijās vairāk sēž uz sēdes un skatās uz visām pusēm, kas notiek, vai ne? Tā pārāk nepārsteidzās ar to. Bet droši vien, ka tur kolēģiem var būt arī kaut kādi citi ieskati. Zinu, ka es domāju, tur ir diezgan objektīvi socioloģija pieejams par šo jautājumu. Ja? Tāpēc, ka mēs sāksim skatīties 41. gadu, pirmo padomju okupācijas gadu, ja, un sovietizācijas pirmo gadu, ja, tad mēs ātri nonāksim pie tā, ka tie cilvēki, kur aktīvi iesaistās daudz maz aktīvi un labprātīgi sovietizācijas procesos, ir kā 300–400 tūkstoši Latvijā. Ja. Un šitais skaitlis pilnībā korelē ar pēdējo Saeimas vēlēšanu rezultātiem, ar visiem tiem cilvēkiem, kur balso no kreisajām partijām. Ja? Tas nekur jau viņi nav palikuši. Tā kā viņi balsoja, teiksim, iepriekš par komunistiem, par sociāldemokrātiem un sīkākām sociālās grupām, tagad viņi tādā pašā veidā mierīgi iesaistījās sovietizācijas procesos, dažādu motīvu dēļ. Ja? Tas par tiem, teiksim, apjomiem aptuveni, ja? Kāds veidojās viss. Jautājums, otra lieta par to kolaborāciju. Jā, mēs kaut kā Latvijā tie jautājumi vispār nerisina, ja? Lietuvā, piemēram, vēsturniekiem ir tieši tāds cits piegājums. Lietuvieši tā arī saka, jā, līdz aptuveni 2014. gadam, ja, mēs Lietuvā skatījāmies uz vēsturi caur šo te okupācijas paradigmu, ja, tur nāk līdz ideja par vainas eksternalizāciju, ka pie viss sliktā ir vainīgi kaut kādi svešinieki un neviens vietējais nekā tur nav līdzdarbojies. Ja. Bet tagad viņi saka, mēs esam pēc 14. gada nonākuši jau pie kolaborācijas paradigmai, un mēs sākam skatīties, ko tad paši lietuvieši tajos apstākļos darīja Lietuvā, ja? Lietuvas pilsoņi. Ja? Latvija, protams, nav pie tās robežas pienākusi. Pie mums cita problēma, ja? Ka mēs pārāk bieži šo, teiksim, kolaborācijas jautājumu saistam ar kaut kādu vēlīno padomju posmu, 80. gadiem skatās, kurš tur bijis VDK, teiksim, maisos vai nav bijis, kurš tur bijis kaut kādos, teiksim, es nezinu, izmeklētājs vai tiesnes vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Tas daudz tie paši igauni jautāšanas, kolaborācijas jautājums pirmkārt attiecas uz 40. gada vasaru. Ja? Tad, kad, teiksim, attiecīgi šīs neatkarīgās valsts amatpersonas, ja, kurām būtu pienākums kaut ko darīt, un vispār elites pārstāvi, kurām būtu pienākums par tautu, militārās kultūras, politiskās elites pārstāvi, kad viņi sadarbojās. Tā ir tā sliktā kolaborācija. Ja? Nevis tas, ko varbūt darīt cilvēki 70. vai 80. gados, kurš bija izaudzis pilnīgi tā veidā. Tā lūk šādā dimensijā, tas veids, kādā arī Igauni skatās uz kolaborāciju, kā arī mums, manuprāt, būtu jāstāsta. Bet pēdējais, ja tos kaut minēja par to Dainai Bleirevi, tās mazāk zināmas foršas pētījums, pārraides, ja, kad viņi analizēja tātad 1940. gada Latvijas provinces presi. Ko raksta Latvijas provinces presi? Un tur viņi pat nonāk pie baigā pārsteiguma, ka viss, teiksim, Ulmaņa pagasta veči un pilsētu valžu pārstāvi. Viņi pilnīgi visi domā, ka mēs varēsim turpināt. Ja? Mēs vienkārši pārējais pie, teiksim, jaunās varas. Ja? Un otrs puses pieklāt sociāldemokrātija viņu amats, ja? tas baigi plaši un diemžēl ļoti liels process. Ja? Jā, vai tas viss jāsauc par kolaborāciju vai nē? Es domāju, ka nē. Kolaborācija tas pirmkārt uz elitu un amatpersonām tajā brīdī, ja? Nevis uz jebkuru mazo cilvēciņu, ja? Kurš, teiksim, raksta iesniegumu, lai man piešķir 10 hektārus, kā viņa atņemtas zemes. Tā ir parasta malkārība, mēs kolaborācija. Ja? Bet no otras puses arī aktīvi iesaist sovietizāciju. Šie 150 tūkstoši, 152 tūkstoši individuāli iesniegumi. Ja? Lūdzu man piešķirt zemi, atņemot viņu kaimiņam. Ja? Ja? Jā, strādnieku vardi, visi bijušie strādnieki sporta sargs, kur bija 6000 pāri cilvēki. Ja? Iznāk mums vēl kaut 10 000 brīvprātīgo strādnieku vardu pēkšņi. Ja?
un tā tālāk. Un tā tālāk. Arotbiedrību skaits un arotbiedrības ir viens no padomu režīmu pilāriem. Ja? Arotbiedrību biedru skaits pieaug no 100 000 līdz kaut gandrīz 300 000. Tāpēc es minēju, ka 300–400 000 to trešo daļu Latvijas sabiedrības, kas labprātīgi iesaistās. Gūst personisku labumu, ja cer gūt personisko labumu, vēlāk, kad viss izrādās slikti, ja? Vēlāk nonāk noliegumā, viņi slēp šo savu sadarbību, vēlāk mainījuši viedokli. Ja? Bet, ja mēs tam mēģinātu kvantificēt, tad mēs aptam tur arī esam. Es noteikti neesmu eksperts šajā, un arī man tāds zināšanu apjoms ierobežots. Manuprāt, tā kolaborācija un cilvēku vērtīšana ir tāds dziļi aizskarošs pasākums, un to darīt kā tas pats, jo tāda vienota metode būs grūti atrast, jo lineāri var novilkt. Tas, kas gāja uz centrālu tirgu, būdams padomju režīmu, arī kolaborēja, jo viņš nesa naudu un tad vajag atbalstīt, jau aizem tik tālu. Ja? Bet skaidrs, protams, ka vadītājs, valsts vadītājs, man ir grūti izprast to, kā Ulmans, tajās dienās, jā, līdz augustam, viņš parakstīja visus likumus. Jā. Viņš parakstīja, viņš iznīcināja vispār šo ar savu roku, jo viņš bija prezidents. Jautājums, protams, mēs teiktu, ne de jure, jā, bet viņš parakstīja visu šie likumi, jā, es to varu izskaidrot tikai no divām pozīcijām, un es ceru, ka es kļūdos, ka pirmkārt, manuprāt, Čeka bija izstrādājusi šo režīmu, katru cilvēku redzējuši psiholoģiski viņa spēju. Ja, redzēt, var apstījāt psiholoģisko portretu, kāds bija Ulmans, ka viņš bija tur sējējis, jāiet, pļāvējis, tāda tipa cilvēks, saimnieks, ja, un ļoti vien paredzams, ne tādā ziņā izpratnē tas viens. Es tikai, viņš nevarētu tādu savāt kaut kādu tur operāciju īvu uztaisīt. Ja, un otrs, manuprāt, tas, ka būsim godīgi, kad tad jau Antonijas ielas māja visu noteica. Ja? Un ja tu kaut ko mēģinātu, ja tu reāli mēģinātu, es pieņemu tajos apstākļos, tas subjektīvs skaidrs, ja tu kaut ko mēģinātu ar sekām izdarīt, tad tev tur bija vienkārši viens šāviens un viss. Es tā pieņemu, ka tur ātri mēs neauklētu. Zini, varbūt atļauj nepiekrist, ja, par šo jautājumu. Es pateikšu to, ka viena lieta, kas arī varbūt nav pārāk populāra, bija tāds Igaunijas zemes pašpārvaldes priekšsēdis Helmars Mē. Ja, tāds vācu nacistu okupācijas laika Igaunijas pašpārvaldes vadītājs. Ja. Lūk, ja, kurš atļāvās 44. gadā, manuprāt, pat avīzē Igaunijā uzrakstīt. Tāda lieta viņš teica, jā, protams, Igaunijas neatkarība iznīcināja padomju sabiedrību. Protams, skaidrs. Bet ziniet, mīļi Igauni, pie tām vēlēšanu urnām jūs tomēr gājat paši savām kājām. Un Latvija arī zina, gāja paši pie tām vēlēšanu urnām, un tur nestāvēja čekistu plāks ar pistoli pie deniem. Un tur nestāvēja ar pātagu aiz muguras. Tās bija cilvēki, labprātīgi. Tas, ka cilvēki paši... Es varu runāt par prezidentu, lēmumu pieņēmēju. Pagaid, skaties, bet vairs kaut viss, represija process, ja. 40. gada jūnijā, jūlijā vēl nekāds baigais represija mehānisms nav sācies. Pirmkārt, ar tām nedaudziem represijām, kad 100 cilvēks arestē nodarbojas Latvijas politpārvaldes ierēģis, starp citu, ja. Tie nav čekisti, ja. Staigā apkārt politpārvaldes ierēģi, teiks, arestē Krievu Baltgvards. Ja. Pēc, ka padomju varas pārstāv pasūtījumu. Kā arī daži savus kolēģis, kurus strādājuši pret komunistiem, un tāds ir, ja par šiem vēlēšanām, ja, tā tāda kolektīva psihoze. Iesim, balsosim, ja, pakļausimies, ja, arī bez piespiedu mehānismu tajā brīdī. Ja mēs runājam par šo periodu un varas vīriem, kas, manuprāt, svarīgi, un te ir labs paraugs, cik Ulmans jau no sliktākais, Konstantīns Pets, starp citu, vēl kaut kāds 3 dienas pamanījās būt arī par Igaunijas padomju sociāliskās republikas valsts galvu. Ja. Ulmanim tas gods izpalika, jo viņas reiz, pacēla namatu, iecēla Kirkenšteinē, ne, bet pēc vēl 3 dienas pamanījās būt tādā kvalitātē. Ja. Lūk, kas arī ļoti interesanti. Redz, jautājums šeit ir par ko? Par aneksiju. Mēs atgriežamies būt jau šeit pie sarunas sākuma, nepētot 40. gada vasaras norises. Ja. Un Strunke to nedara. Ja. Jo tas nav pieņemts, ka mums par to runāt. Ja. Mēs dzīvojam šajā vainas eksternalizācijas paradigmā joprojām. Ja. Mēs neredzam vienu lietu, tas, ka Latvija okupēja. Pilnīgi skaidrs Strunke parāda arī atsaucas Krievu autoru darbiem, kad tika pieņemta lēmuma par Latvijas okupāciju. Ja. Jautājums par to, kurā brīdī tika pieņemts lēmums par Latvijas aneksiju, nav izpētīts. Skaidrs, ka viņš netika pieņemts 40. gada jūnija sākumā, ja, vai māja beigās. Viņš tika pieņemts jau kaut kādu pēc okupācijas. Tieši tāpēc, ka nebija šīs pretošanās. Viss aizgāja kā pa sviestu. Ja.
Un līdz ar to pašu Padomju Savienībai nebija nekāda problēma iet uz maksimālo programmu, ja, kur elites citādas rīcības gadījumā, pretošanās gadījumā varbūt arī nebūtu tādā veidā aizgājuši. Tik ātri un tik tālu un tik mierīgi. Ja. Tā ir tā problēma. Mēs joprojām nezinām, kad pieņem lēmumu par to, ka Latviju vajag anektēt. Mēs nezinām. Un mēs to nepētam. Tur, man liekas, es tikai daļai piekrītu Gintam šajā, jo tur, man liekas, tas es domāju, ka ir diezgan skaidrs, ka tas ir mūsējais. Viss jau uzreiz pēc Hitlera-Staļina pakta 39. gada augusts. Bet taisnība ir tajā, ka tas lēmums, ka darām to tagad un darām tādā veidā, tas tiek pieņemts laikam tiešām jūnijā 40. gada, respektīvi tur viņi varēja to pavilkt vēl garumā, jo tieši tā kā Gins teica, proti, ka tajā mirklī ir jau, kā saka, Vācija ir iebrukusi Francijā un Briti ir iesaistījušies karā un līdz ar to, kā saka, viss ir jūklis, kurā mēs varam kaut ko savākt. Bet šitas ir, tur droši vien tā būtu tiešām tāda interesanta virtuālā vēsture, proti, kas varēja notikt tajā laika posmā starp okupāciju un aneksiju. Kas būtu izmainījis Latvijas vēstures gaitu tā, lai mēs būtu to savādāk pārdzīvojuši. Reiz ir jau vēl tā lieta, ka otrā pasaules kara sākuma posmā, ja, notiek principā, teiksim, bišķi mainās arī, teiksim, valstu status. Ja. Mēs esam pārāk pieraduši domāt balts vai melns, visu vai neko, okupāciju vai neatkarību. Ja. Ir starpstāvokļi. Ja. Ir tas ļoti daudz pelēkā krāsas pa vidu. Ja. Un tas, kas notiek, tad Versaļas miers rada šo ideju, ka Eiropā visas valstis būs suverēnas, lielas vai mazas. Tās, kuras būs teorētiski. Ja. Tautas Savienības mandāts un protektorāts paliek pēc pārējās pasaules. Ir mandāta teritorijas, ja, Franču kolonijas lielākā daļa tehniski ir protektorāti. Britu kolonijas daudz arī tehniski protektorāti. Un tā, ka nākot otrajam pasaules karam, kad brūku Versaļas sistēma, tad šo starpstāvokļu, šo nepilnās suverenitātes modeli attiecina arī uz Eiropu. Ja. Tad mums parādās Slovākijas valsts, mums parādās Horvātijas valsts, un kur šādi veidojumi, visādi protektorāti. Bohēmijas un Morāvijas protektorāts, ja, ar visu bijušo prezidentu Haku priekšgalā, ja, un visu čeku policiju un ierēģu korpusu. Ja. Un Haidrīku, kurš mierīgi braukā, mašīnā, kabrioletā, ja, paspriezt ūžnam drīzā, ja, un priecās par to visu. Un viss ir mierīgi un forši. Ja. Šie starpstāvokļi, ja, es gribu to teikt ka arī tā kā raksta vēsturnieki, Baltijas valsts arī tajā brīdī varēja uzkārties tādā starpstāvoklī, kas nebūtu. Pilnu suverenitāti viņas jau bija atdevuši 39. gada oktobrī. Ja. Viņas jau bija kļuvušas, ja, un 39. gada oktobrī svarīgas nav bāzes. Mēs pilnīgi muļķīgi vēsturnieki sastāvot bāzu līgumu, ja, tā kā bāze būtu galvenais. Bāzes tas, ko ikdienas cilvēks redz kaut kur Kurzemē, ja, kad lūk staigā Pavona karavīri pa ielu kaut kur Liepājā, Ventspilī, kaut kur vēl. Ja. Ja. Bet to, ka šis līgums, ja, ar šo līgumu Latvija kļuva par Padomju Savienības jaunāko sabiedroto un uzņēmās saistības pret Padomju Savienību, ja, to mēs aizmirstam pieminēt. Ja. Tāda Latvija zaudēja daļu suverenitātes tajā brīdī. Tas, vai tam bija jānonāk līdz aneksijai un pilnīgai status zaudēšanai, tas gan nav zvanīts. Ja. Viņi varēja kaut kur, tāpēc arī bija šīs runas, arī šajā grāmatā to piemin, ja, tas viss runas un cerības, ka varētu būt ārējās Mongolijas status. Ja. Kaut kāda nomināli, kaut kāda valstiņa un viss tās domas arī, ar ko Baro Munters, varbūt Munters varētu būt tāds valdības vadītājs, ja, un arī šeit ir atsaucis uz to, ja, ka ir šīs sarunas, ka viena opcija tajā brīdī ir jāneanektē, tad vajag izveidot tādu satelītu valsti, ja, un tādu valdību, kur pieņemam gan Padomju Savienību, gan Vācija. Ja. Arī tādas opcijas pastāv, ja, un tāpēc tas jautājums, kurā brīdī un kāpēc, kādā veidā nonāk no okupācijas līdz aneksijai, ja, kas mums dīvainā kārtā Latvijā neinteresē. Būtu laiks uzklausīt auditoriju, tādu komentāru jautājumu, es redzu, ka 3 paņemsim, tad uzkārt nākamajam. Lūdzu. Jā, jautājums pamatā, kāpēc Ulmanī bija sirds Anglijā, jā, kāpēc es to jautāju, jo es atcerējos, ka tajā ultimātā, ko Vācija iesniedz karu sākot, jā. Tur viens no punktiem bija, ka Baltijas valsts ir okupēts.
Ribbentrop-Molotovu pakts jau neparedzēja tādā veidā okupāciju. Viņš paredzēja ietekmes sfēras, un palasa arī vācu baltu rakstīja, ka viņi cerēja, ka Latvija būs tā kā izēja piegādātāji, tirzniecība un tā tālāk, nevis okupācija. Ja? Un tad tas jautājums ir, ja palasām Fonda Golds tos memoārus par cīņām Baltijā un Somijā, viņš precīzi raksta, ja? Viņš jau brīdī, viņš saka, ka Anglija nekad neaizstāvēs, tas ir viskomiskākais vidzemi un kurzemi, kas tur vēsturiski Lionē, kultūras sakari, arī Igaunijā. Viņi nekad ārējās agresijas gadījumā no bolševikiem neaizstāvēs, ka viņi uzmetīs tāpat kā visi, un iedra brīdī, viņš teica, labāk peldēt, kā tur vācu gaišais vai tīrais ūdeņos, nevis nodrīt Krievu purvu. Un arī Fonda Golds raksta, kas arī diezgan interesanti, ka visu Somu militāro tehniku, teiksim, bruņu vienības mehanizētājs, krasta artilērija, jūras karafloti organizēja vācu virsniecību, kas brauca no Vācijas, ne tikai, teiksim, Golds ekspedīcijas korpuses, tur sarkanos un tā tālāk. Un tad Latvija tā kā bija izvēle, bet kāpēc tieši Ulmans to visu ignorēja, vai viņam bija kaut kāds aizvainojums, tur, ka viņš tur sēdēs tās ar ātlo, viņi neviens neņem pa pilnu, vai niedru ierietis kaut kādā veidā. Un tad, ja jūs sakat, ka vēsturi procesu, vai nevajadzēja sākt ar reformu to visu skatīties, jo Somi arī izdarīja agrā reformu, bet viņi saglabāja tās lielsaimniecības. Un Zviedri jau veidoja to virsniecības daļu, Zviedru aristokrāti. Mums bija vācu aristokrāti, kas bija ļoti labi virsnieki. Un arī bija labi diplomāti, teiksim, tad tā, ja mēs atkāpjamies drusku atpakaļ, vai tas ir jāņem vai nav. Jā, teiksim, tā būtē, tad paņem savu atbildē. Pēc vēl, lūdzu. Marta, tagad. Raudiņš. Paldies jums, Gīvi, ka izcēlāt šo variantu par iespēju izvairīšanos no okupācijas, no aneksijas ar maigāku okupāciju. Un es domāju, ka mums jāraugās drusku skaidrāk uz to, kas notika ar kolaborāciju, kas toreiz bija. Ja no Ulmanis 2 nedēļas sadarbojās ar okupācijas režīmu, tad Bruno Kalniņš tikai pēc plašākām un dziļām konsultācijām ar Latvijas bruņoto spēku pārstāvjiem sadarbojās aptuveni 2 mēnešus. Tā kā tās motivācijas vai cerēja saglabāt arī caur šo kolaborāciju kaut ko no valstiskuma elementiem, satelītu valsts status, tas ir jautājums, ko būtu jāizskata. Ja mēs skatāmies plašāk uz Latvijas vēsturi, tad jau mēs redzam, ka arī Kēzara laikā Jānis Čakste un citi, arī Goldmanis, arī aizrautīgi aizstāvēja Kēzaru, lai panāktu zināms ierobežotus mērķus. Tā kā es gribu šo izmest kā piezīmi varbūt komentāriem par šo motivāciju ierobežotāju kolaborācijai, kas toreiz notika ar Pabērzu un citiem ministriem. Kas attiecas uz komentāru. Ir tāda Korvača grāmata šķiet, Musolīni un Hitlers slepenās sarunas, 2004. gada grāmata. Es godīgi pateikšu, ka unikāla grāmata, un es pat brīnos, ka pēc tā vispār latviski ir iznākusi. No šīs grāmatas izliet vairākas lietas. Viena, kā Hitlers nekad negribēja iekarot pasauli. Ja, tas viss ir izdomājums, tā šajā grāmatā tas tiek pasniegts, un ka viņš līdz pēdējiem ir uzskatījis, ka Britu impērija ir pasaules skelets, uz kuru visu pasauli turās, un viņš līdz pēdējiem nebija pat domājis karot ar Britāniju, lai gan, kā mēs zinām, tiks sagatavots plāns, laikam, kā viņš saucās Jūgoslāvu, lai iekarot Britāniju. Tad vēl viena lieta. Atsaukšos atkal uz savu vecmāmiņu. Terēzi Leita, mans vecais tās Latvijas armijas virsnieks Pauls Leitis, strādāja arsenālā. Te izrietēja tāds jautājums par Mejerovicu un par Munteri. Jautājums par Mejerovicu, tas ir mans subjektīvs doma, ka pazīstot Čeku, viņas gājiens Mejerovics novāca ielikt Munteri. Jo autokatastrofu iedomāties tanīs gados
Ir patiešām jāpiedomā, lai tas notiktu. Bet Munters, kad man vecmāmiņa gāja uz balli, virsnieku balli, kas, starp citu, notiek arī šovakar, kur es nepiedalos, bet šoreiz esmu šeit, viņš teica tā, šitam rokas nekad nedošu, jo viņš ir sarkanais. Par to, ka Munters ir sarkanais, runāja virsniecība. To man teica vecmāmiņa, viņa nebija neizglītota sieviete, Latvijas laikā paveic komerces skolu, kas tagad ir Mākslas akadēmija, tā kā viņa nebija tāda, ulmīga vai tāda galīgi naiva meitene. Kas attiecas uz Ulmanu, tas mans personīgs viedoklis. Viņš ir prasts lauku papus, jo viņš ir no tiem prezidentiem, kas tālāk par savu lauku sētu neredz. Un mums Latvijā ir bijuši prezidentes un prezidenti, kuri savukārt atkal neredz iekšpolitiku, kuri skaisti sarkanās drēbēs, starp tumši ģērbtiem večiem, pārgriež lentītes, zīmējas, prasti sakot, bet iekšpolitikai nepievērš nekādu uzmanību. Tad sako ekonomiskie burbuļi un sprādzieni, un Ulmans bija pretēji. Tas ir mans personīgais viedoklis. Un īstenībā iepriekšējā reize man bija tā laime, profesors mums lasīja lekciju par okupāciju. Bija ļoti interesanti, ka tieši Ulmaņa pēdiņās nopelni tika atzīmēti pie okupācijas vienam no būtiskajiem elementiem. Tas ir pagaidām viss. Būsim iespēja atbildēt un tad jautājumu pārklausīsim. Draugu. Īsas replikas. Es domāju, ka tie visi trīs jautājumi bija pelnījuši krietni padziļinātākas atbildes nekā es būtu spējīgs, bet norēģējot uz to, ko Kirsteinkungs teica par to Niedras kontekstu, tas, es domāju, ir viens no tādiem Latvijas 20. gadsimta pirmās puses vēstures lielajiem jautājumiem. Restīvi Niedra tagad, kā mēs to zinām, kretamājas tautas nodevējs un tā tālāk. Bet tas stāsts, kuru it kā Niedra piedāvā iet tajā iešanā kopā ar vāciešiem un tad ejot, nevis tikai vienkārši atbrīvojot Latviju, bet ejot uz Pēterburgu un gāžot boļševikus. Tas ir tāds uzdevums, uz kuru mēs līdz šim brīdim varam paskatīties ļoti nopietni. Jo principā, vai vispār mēs te varam jebkad iedomāties normāli dzīvot, ja Krievijā ir kaut kāds šitāds režīms. Tur ir kaut kas tur ir jādara, acīm redzot, un Niedram bija tas, ka ir jāiet kopā ar vāciešiem. Un tādā ziņā, es domāju, es vienkārši nebiju to nekad uz to 40. gadu tā īpaši eksponējis, tā kā jūs to darat. Par Bruno Kalniņu, to, ko Graudiņa kungs teica, es domāju, ka tā jau arī ir viena no tām lietām, ko mēs te pieminējam. Bruno Kalniņš pie Ulmaņa bija 3 gadus cietumā sēdējis. Un viņš tur to bija gatavs to Latvijas valsti un suverenitāti ārējo norakstīt uz mirklī, līdz ko viņam parādījās iespēja to režīmu, kā saka, dabūt pie malas. Un par trešo, par Ulmani kā par personu, jā, tas tiešām, kā to ir daudz arī komentējuši, ka Ulmaņa tā pati figūra ir tiešām kā tāds zemgals, tāds lauku papus. Viņš tā kā rūpējās par tiem saviem vai ne tiem kalpiem, kas pie viņa strādā, bet pretī viņam taču neviens nerunā. Jo viņš tiešām bija tādā ziņā, viņš bija tāds patriarchāls, acīm redzot, tas priekšstats par to, kā valsts ir jāvada. Tā, tas viss, paldies. Jā, un es domāju, mēs varētu daudz un dikti runāt ar Ija kungu par ģermanofobijas saknēm. Tā ģermanofobija arī viens no galvenajiem mentālajiem ierobežojumiem Latvijas ārpolitikas būvēšanai. Ja? Pilnīgi iracionāli, ja? Bet viņi rodās 19. gadsimtā. Un tur mēs esam runāt gari un plaši, cik daudz tur ir tātad zemnieka racionālās intereses, ja? Atņemt zemi muižniekam, iegūt zemi par velti, jeb maksimāli lētu, ja? Par Krievijas valdības regulētu cenu. Ja? Viss šīs lietas, ja? Un tam pārklājās, šai marksistiskajai bāzei pārklājās virsbūve, kas ir, mērķeļa, visu darbu, interpretācija un tā tālāk, un vēstures neesamība. Ja? Būtībā, Latvijā ar vēstures rakstīšanu atpaliek no kultūras procesa, ja? Kurš rada priekšstatus, ja? Par vairākām desmitgadēm. Ja? Tas ir atsevišķs sarunas temats. Ja? To varētu pārunāt, vienkārši tas tā ir. Ja? Otra lieta vēlreiz par šo kolaborāciju, ja? Varētu piebilst vēl par armiju. Ja? Lūk, arī tur mums neraksta latviešu autori, arī šeit to neraksta. Ja? Priekš tam liek palasīt igauņu autors. Kā 40. gada vasarā
padomju okupācijas vara atalgo Latvijas augstāko virsniecību par nepretošanos. Ka 40. gada jūlijā, ja, es neteikšu no galvas kādiem 8 gabaliem piešķir ģenerāļu pakāpes, ja, teiksim, Kirkenšteina valdība, ja, par nepretošanos. Oto Uldentiņam, kurš, teiksim, rādīja ceļu un visiem pārējiem, ja, un vēl tur kaut kādiem 11 iedod pulkvežu pakāpes, ja. Un, lūk, un tā šī armija tiek atalgota, ja. Un, jā, lūk, šo lietu es arī nevaru saukt citādāk kā par kolaborāciju, ja šie virsnieki, kuriem bija cits pienākums, ja, pieņēma to visu būtībā no padomju varas. Un arī visi vēlāk, kur iestājās teritoriālajā korpusā, turpināja dienesti, ja, un 41. gada 23. februārī, ja, pieņēma militāro zvērastu sarkaniem karogiem. Ja. Tas iemesls, kāpēc man liktenes virsnieku nav žēl. Nevienu. Ja. Jebkurš, kurš zvērēja, teiksim, padomu karogam, ja, pakļāva sevi padomu militārajai jurisdikcijai. Diemžēl, ja. Man liekas, interesants ir tas punkts par zemes reformu. Tur, ja es pareizi atceros no Arnolda Eselnieka, tad bija tā, ka Ulmanis izdarīja to tāpēc, ka Stučka kļūdījās tajā. Stučka apsolīja visiem un neizdarīja to. Un uzmet šī vēlētāji, jo vienu brīdi bija 3 valdības atcerieties, un ne? Un to Ulmanis ļoti ātri saprat, jo vienīgais aktīvs tajā laikā jau bija zeme, vienīgais aktīvs. Tāpēc bija tā akurāti katram savas pleķītes un tās, jā, līdz ar to jau Ulmanis saprat, un tāpēc arī tur jau vēl bija, kā man parāda pēc tās reformas, ja es pareizi atminos, tad bija 80,000 paliks bez zemē, izdalīja jau visiem, bet palika tik un tā pāri bez savu pleķīšu, kas radīja automātisku opozīciju kaut kādu, jo viņiem tā nebija. Govu turēt, ar ko tur darīt. Tas viens. Pārtika pāri zemē. Nu, jā, bet tā bija tā 22. gada reforma, kurā nepietika visi. Jā. Runājot par Ulmaņu papu, kā tur teica, visi laikam Latvijas valsts prezidenti nāk no zemgals ar tām saknēm, es domāju, starp par periodu Latviju. Bet tā nelaime nav papu, un tā nelaime nav tajā saimnieciskumā, bet tā nelaime ir iekš atvērsmes, kas tur visu laiku iet tur tajā fonā. Jo tā nelaime jau ir Veimāras republikas atvērsme. Viņi ir disproporcionāli attiecīgi. Ja mēs skatāmies gan ekonomiskajā lietai, gan valsts vertikālas lietai, tad tā ir parlamentāra demokrātija. Parlamentārā demokrātija iespējams arī ir tāda nelaime, ja, jo tajā brīdī, kad Ulmanis uztais apvērsumu, viņam vairs nav tie panti. Jūs pašķirsīsies šodien, kāpēc prezidenta institūts ir tik vāji, kāpēc viņš ir iekšpolitiski tik vājs, ka viņam jau reāli nav nekāda izņemot premjera nosaukšana, nominācija, nosaukšana, jo parlamentā jau vienojās par balsīm, kad izvirza. Ja. Bez nosaukšanas viņam faktiski nekāda funkcija reāla attiecībā uz izpildošas ietekmēšanu nav. Labi, tā ir likumdošanas funkcija, bet viņam formāli ir gan viena. Viņš varētu uzsaukt valdības ārkārtas sēdi. Bet jūs labi ziniet, kad valdības sēdi, lai uzsaukt, jābūt darba kārtībai, un viņi jāvada arī prezidentam. Ja? Un prezidentam, kad es strādāju institūtā, tur bija 64 darbinieki. Ja? Tad, lai tu varētu noturēt par vienu jautājumu, kā prezidents objektīvu sēdi valdībā, ja, tad tev būtu jābūt vismaz vienai ministrijai, kas tev pienes visu to informāciju. Ja. Tā iekšpolitiskā kārta priekš prezidenta Latvijā sekot konstitūcijai nav, viņš ir reprezentabls. Viņš reprezentē pēc konstitūcijas tieši ārpolitiski. Un vienīgais tāds mums labs piemērs, kas to ir izpildījis pēc konstitucionāli, bija Vairvīģa Freiberga, kurai otro termiņu iedeva principā avansā, tāpēc, ka mums vēl nebija notikuši juridiski iestāšanās NATO un tā. Bet te ir tā lieta, ka jā, ir vēlme, lai prezidents spēlētu lielāku lomu un būtu kā atsvars iekšpolitikā ar saviem piedāvājumiem, tad ir jāmēģina grozīt pamatdokumentus. Principi jāmaina. Bet tur šobrīd nebūs personības joma. Un to mēs redzējām, kad Ulmanis vienkārši apturēja to satvērsmes pantus, ja? Un viņš tāpēc varēja iekšpolitikā rīkoties ar lielāku darbu. Man žēl, šodien nevarēja piedalīties, aicināja arī Kārlis Silpas, mums tās iesnās spējīgākiem jaunajiem vēsturniekiem, ja? Diemžēl viņš pašlaik ir ārzemēs. Ja? Viņš arī rakstījis disertāciju, arī aizstāvējis Florencēs par Ulmaņa režīmu. Ja? Un vislabākā doma vienkārši mums bija tādā diskusijas kārtībā
ar Kārli Silu. Ja? Viņš saka, ne jau Ulmanis bija tas vārds, ko ģermanofobijas, ne jau Ulmanis īsti noteica savu režīmu parametrus, un ne jau tur viņš saorganizēja to apvērsni. Būtībā to darīja Latvijas luterisko latviešu ierēģu korpusu. Ja? Būtībā tā bija tā ierēģu valsts, vēl luteriska ierēģi, ja? Kur atšuva viss, gan atšuva vācu baltieši, ebrejs un latgalieši arī pie viena atšuva. Ja? Un ka tie bija tie cilvēki, kas noteica valsts būtību. Ja? Ulmanis bija tikai viņa pārstāvis, ja? Kurš vārds pauda to, ko šis cilvēku loks, kas bija pārņēmis svaru jaunajā latviešu valstī, ja, vēlējās. Ja? Un tā ģermanofobija nāca no apakšas. Ja? Tā viss doma par vāciešu izstumšanu, ja? No valsts dienesta, pēc arī no valsts, arī nāk tieši no šejienes. Ja? Un, protams, bet no tā mums tāda dziļa tradīcija, manuprāt, kur nav izdzīvota, nav pagājusi. Mēs šeit visi bijuši ierēģi, zinām, cik ir jauki strādāt valsts darbu. Bet ir vēl viena lieta, ko es aicinātu arī jums padomāt, ja mēs agrāk vēl pie tā būsim spiest, redzot, kādas krāsas cilvēki aizvien vairāk pārvietojas par Rīgu. Restīvi, tajā laikā, kad bija starpkara periodā, Saeimā bija 3 oficiālas valodas. Bija vācu, bija krievu un bija latviešu. Bija legit. Un katrs tāds buržuālisks, normāli izglītots cilvēks spēja runāt 3 valodās. Tas bija tāds higienas jautājums. Bet ko izdarīja Ulmaņa režīms? Un arī jau pirms tam, kas sākās, kur par ko nerunā daudz, atņēma vāciešiem ārstu baznīcu, kas iezina vienu ķīli. Un principā, ja mēs attīstītu šo strateģiski šo jautājumu, tad tas arī izslēdz lielāku, jo man vienkārši mani senči ir vācieši un Liepājā dzīvoju, kad pīrēs sauc 38 aizbrauc apakaļ. Bet tur ir tāda nianse, ka mums tev dabisko draugu dēļ šīm te sīkajām iekšējām lietām nebija. Ja mēs būtu sadzīvojuši ar tām minoritātēm, ja, mēģinājuši integrēt to, ja, tad tas motīvs varbūt tās būtu bijis savādāks, ja, bet tur atklāt pateica vācbaltiešiem par to 700 gadu karu, visu to paverdzināšanu, tos ne. Ja, ebrejs arī Ulmans meistarīgi pakāpēs izslēdz, ja, un pa krieviem jūs zināt. Tā kā līdz ar to, te jau mums nebija draugu ārpolitikā. Labi, ja es pareizi saprotu, ka šodien joprojām ekonomisti izlabos Latvijas valsts vērtīgākais uzņēmums ir Latvijas valsts meži. Un kas ir Latvijas valsts meži? Tie ir bijušie mūžniecības privātie meži. Ja? Vienkārši. Bet nodaudz izlātēs, tur nav pa valsts tīpaši vērtīgākais privāti biznesa uzņēmums ir mikrotīkls. Mikrotīklu pagājušā gada neto apgrozījums ir 400 miljonu eiro. Tas ir viņš pārdod savu produkcijas un kakties pasaules valstī. Tā kā tu nevari salīdzināt. Tas, kad mežu vienīgi, tas ir tāda izēve. Un ja tu apstīsies, kas ir produkts, kad ko meži rada ārā, tas ir aperkoks vai bruks. Es tev saku to, ka Latvijas valsts ekonomiskie panākumi un šī tie labklājība, ja, bija atvainojas šīs konfiskācijas sekas. Tā bija tāda, iekšējā labumu pārdali. Ja. Kāpēc latviešu zemnieki bija laimīgi Ulmaņa pāriem? Tāpēc, ka tas bija noticis. Bija ekspropriēta muižniecība, visas vecās elites. Ja. Ar agrā reformu ekspropriēja muižniecību, ja, un pēc tam ar monetārām reformām būtībā un kuras noteikšanu tu ekspropriēja visas, vecās elites, kas pastāvēja pirms Pirmā pasaules kara. Pašu pēdējo pateikšu. Kāpēc mēs sākām? Kāpēc vispār uzvaicināt? Strānas intervijā viņš pasaka to, ka Ulmanim bija Montera attiecība māstera slēvi, kungs un kalps, ja, kas ir latviešiem tipiski raksturīgi, ja, jau droši vien ģenētiski. Un te bija tas stāsts arī, ko Kiršnē kungs jautāja, kas, manuprāt, tas ļoti subjektīvi, kāpēc nebija iespējams atstāt muižu modeli, jo vairs neviens brīvība nevar būt kalps. Tieši tāpēc, kurš būs kungs un kurš būs kalps, tad tāda vairs nebija, jo visiem bija tagad brīvība, visi gribēja būt kungs. Kā saimnieciskā vienība ar pāršiem skatīt. Jā, bet tad kurš būs tas vadītājs un kurš strādās? Viņš strādā tagad. Jā, bet tad tajā pēc kara, pēc neatkarības kara, ja, kad bija apbalvota lāčpēc ustiem, ja, kad visiem tad izdalīja zemi, bija jāsadala muiža, katram pa drusciņam, ja. Jo kurš savādā būs tas muižas vadītājs un kurš būs tas, kas agrārām reformām Eiropā visur bija agrāras reformas, jā, bet tie modeļi bija dažādi norādīja, bija tāds pilnībā radikāls konfiscējuši un bija mērnāks, kurš ļāva kaut kādā veidā saglabāties ekonomikas saimniekošanas veidā. Rozmežotnē bija 100 hektāri. Mēs pēdējums vēl dažs jautājums un tad jau pēc beigsim šo diskusiju.
Jā, paldies tiešām ļoti izcili diskusija par šīs grāmatas kontekstā, un tāpēc man arī tas ķecerīgais jautājums radās. Tiešām mēs ar jūs un arī grāmatu labi izskaidrot, kāpēc notika ANO. Elites bija neizglītotas, koncepcijas, ārējās suverenitātes koncepcijas nebija pazīstama elitēm. Tāpēc arī īsti nav par ko brīnīties, kāpēc viņi tie visi vēlētāji stāvēja rindā un balsoja. Kāpēc, vai ir kāds pamats teikt, ka tie, kas nebija elites, bija gudrāki nekā tie, kas bija elite? Arī acīm redzot nav. Bet tāpēc jautājums pie situācijas, kad visas elites, sākot no Ulmaņa, beidzot ar Kalniņu, metās drosmīgi padomu apkampienos un strādāja, cik katram bija lemts, kas būtu tomēr bijis, ja starp 39. un 5. oktobru un 40. gada 21. jūliju būtu tādā vai citā formā atskanējis ne, kas radītu kaut kādu nepakļaušanos, atteikšanos pakļauties, formāli, vienalga kā, bet kādas būtu bijušas sekas tam, ja? Jo faktiski šī te nolaistās galvas un apkamto roku doktrīna joprojām vairāk 80 gadus ir Padomju Savienības un vēlāk ar šodien Krievijas Baltijas brīvprātīgās pievienošanās doktrīnas pamatā, un tā Krievijā nav mainījusies ne pa vienu komatu arī šodien. Antpil, es tieši palasīju citā sakarā, kāda Krievijas oficiālā nostāja šajā jautājumā, un nepārspīlēsim. Arī, sacīt, Putina raksta Newsweek, kur viņš bija. Tur tā nav teikts? Nē, tur nav teikts. Tur teikts sekojošais. Krievijas oficiālā nostāja doktrīna ir sekojoša ar pašu sliktā cilvēku parakstu. Ja? Ka Baltijas valstu inkorporācija notika pēc Padomju Savienības iniciatīvas un izmantojot starpvalstu līgumus. Ja? Tur nekur nav teikts, ka bija brīvprātīga pievienošanās, bet ir teikts, ka tomēr tas bija leģitīvi. Ja? Tas ir melns uz balta, visu rakstīts, un mums nevajag, mums iekšpolitiskā retorikā, mēs apzināti kopjojam. Jo, teiksim, visa ārlietu ministrijas doktrīna, viņam tur komats nav vainīgs. Mēs to plašumīties. Tā kā, kas būtu bijis citādāk, jo kāpēc lai pilsoņi, kam teiksim tā, vieni pilsoņi, kam bija piegriezies Ulmanis, teiksim, varbūt tiešām cerējis kaut ko citādu, otri, domāju, video prezidents palikšu savās vietās un darīšu, kas jādara, kāpēc, lai mēs to nedarītu. Tas būtu bijis citādāk. Vai būtu bijis kas citādāk, vismaz, teiksim, pasaules starptautisko tiesību vēsturē būtu kaut kas citādāks. Labi, Samēra vēl deklarācija, teiksim, bija politisks dokuments un pateica to, ko pateica, un faktiski labi, ka viņa bija. Ja? Bet teiksim, mūsu iekšpolitikā vai Krievijas politikā attiecībā uz Latviju. Igauniem arī, vienalga. Viņi bija gudrāki, labi, mēs sakam vienmēr Igauni gudrāki, bet faktiski scenārijs bija identisks, pēc 3 dienas vēl bija Igaunijas PSR prezidents, nebūtu, ja. Tas neko nemainīja, ja. Ne Igauniem, ne mums, scenārijs bija. Tas būtu, ja būtu nevis tev tur Bolšteins nošautos un vēl pāris virsnieku, bet būtu nē. Saprot, jā, tieši šī protesta neesmu, tas Dānijas paraugs, ja? Kāpēc, ka Dānija, labi, neprot, bet protestēja, tas mainīja viņa status, ja? Arī šajā gadījumā protestēšanu varēja mainīt šīs valsts status vēlākā stadijā, bet visvairāk varēja mainīt izvairīšanās no formālās aneksijas. Tas arī daudz ko varēja mainīt. Mēs zinām, ka tās sliktākās lietas, kas šeit notika, īstenībā nāca no aneksijas, vēlreiz nevis no okupācijas. Rusifikācija, imigrācija, ja, teiksim, padomu ekonomiskā politika šeit nāca un kolektivizācija, lauku dzīvesveidu sagraušana, tas viss nāca no aneksijas, nevis no okupācijas per se, ja tā.
Man liekas, ka tā arī viena diskusija, kas ir jau kaut kad notikusi. Tur ir, protams, tas arguments par tā saukto tautas dzīvo spēku, kurš kaut kādu mirkli ir bijis ļoti, ļoti svarīgs. Proti, vai mēs, latvieši, varam atļauties, piemēram, nolikt vai ne tur, tā skaitā, protams, pamatā jaunus vīriešus, no kuriem, mūsu tautas tālākā dzīve būtu atkarīga. Man tas liekas tāds, arguments, bet vai tas, es domāju, ka primāri tas, ko Teikmaņa kungs vaicā, ir, protams, tas padarītu droši vien dažiem Latvijas diplomātiem darbu mazliet vieglāku. Īpaši 90. gados, kad, ja mums būtu bijis, skaidrs statements par to, ka šeit ir notikusi vardarbīga mūsu valsts okupācija un pretiesiska inkorporācija PSRS, tad tādā situācijā droši vien nebūtu vienkārši šitie jautājumi vairs uz galda, vai ne? Tas, ko Migēns minēja, proti, oficiālie dokumenti no Krievijas puses, kas stāsta, ka, principā, kaut kā jau tur tas tā, kaut kā mēs viņus tur savācām, bet viss bija labi, principā, vai ne? Pret šito droši vien diplomātiem jā. Un no tāda es domāju, ka diplomātiem būtu vieglāks darbs, bet no otras puses mums ir jāpriecājās, ka mums bija tā Samnervels deklarācija, ne? Jo tā nepārtrauktības doktrīna, laikam, tomēr jūs to zināt labāk nekā es nekad esmu strādājis diplomātiskajā dienestā. Jūs to zināt noteikti labāk, cik lielā mērā tas ir bijis tomēr baigais arguments 90. gados, lai mēs tiešām varētu ļoti skaidri pateikt, ka mums pienākās atpakaļ mūsu neatkarību un neviens nesākt uzdot kaut kādus jautājumus, bet ko jūs tur tā 40. gadā izdarījāt, vai ne? Tur bija tomēr diezgan skaidri pateikts no ASV valsts departamenta, kas ir noticis. Es domāju, ka tā atbilde ir nē, ka tur nebija alternatīva varianta. Pateikšu, kāpēc man tā šķiet, tāpēc, ka biznesa grāmatās ir dažreiz minēta tāda tēze, ka ja jūs teiksiet tiem, ko tie grib dzirdēt, jūs kļūsiet pasakaini bagāti. Un atvasinot no šīs tēzes to attiecību, man liekas, viss ir ļoti skaidri. Latvijas valdība, tāpat kā citu Baltijas valstu valdības, slimoja ar ticēšanu neutralitātei. Viņas ticēja tam, ka ja viens jauns papīra paraksts dod drošību. Un tie, protams, tādā veidā līguma pamatu uztaisīja pēc hibrīda kara metodēm, nodrošināja šos līgumus. Bija neuzbrušanas līgums ar Krieviju, kuro bāzi līguma pamatoja. Tā bija neuzbrušanas līgums ar Vāciju. Un, principā, visi domāja, viss jau mums ir, mēs esam pēc papīriem, mums viss ir kārtībā. Un šī gadījumā, tā notiek, ja cilvēks dzīvo, ja viņi tā iedomā dzīvoja, acīm redzot, kaut gan loģiski izlūgta informācija pienāca no tā, kas notika Somijā. Tur fakti bija skaidri, ka tāda neutralitāte neeksistē, un viss iepriekš noslēgtais ir pupu mizas. Un savukārt, kad Čeka bija izstrādājusi to algoritmizēt, droši vien, ka redzēja, cik vadāmas ir šo scenāriju būtību šīs te valdības, tad tādā pat leģitimā veidā arī integrē tālāk to plānu, tas pats vēlēšana lieta un viss. Es tā domāju. Paldies. Pēdējais vienkārši, manuprāt, tas ir atpēc pie sākuma. Lai šīm lietām skatītos, te jautājumi, kurus Andris izvirza, nevaram mēs bez plašāka konteksta un salīdzinājuma. Mēs to nevaram uz Latvijas bāzes viens pašs, tā kā mūsu vēsturnieki to dara joprojām, uz nopietniecības bāzes. Mēs šos jautājumus nevaram atbildēt. Mēs kā plašākos salīdzinājumos, ļoti plašos, ņemot vērā, kas ir noticis tajā laika periodā dažādās Eiropas valstīs un vietās, un pat ārpus Eiropas. Tikai tad mēs kaut kādas atbildes varam no tā producēt. Un tāpēc vajag šo te sintezēt šo vēsturi ar starptautisko attiecību vēsturi. Vismaz. Jā, paldies. Laiks viss ticēs. Jūtu, ka autori arī sākā, dimēt sāk niezēt. Noslēdot, pirms pāris gadiem man bija saruna ar vienu Mazbaltu cimtas pārstāvu un Roznienu. Un runājām par Latvijas situāciju šobrīd. Un viņš tā teica, ka tagad jūs latvieši saprotat, ka viena lieta ir iegūt Latvijas neatkarību, otra lieta viņu nosargāt. Un te ir tas, ko Gins teica, ir pietrūk šīs ārējās suverenitātes. Tas nav tā, ka mēs vienkārši gribam un denoncējam konvencijas. Šeit ir jādomā, kā tas viss ietekmē Latvijas valsts stāju, reputāciju un attiecības ar strateģiskiem partneriem.
Paldies jums par piedalīšanos, par jautājumiem, paldies panelistiem un uz tikšanos nākamajās sarunās.